Labdien, uzticīgiem virslīgas līdzjutējiem. Ja jums mājās sēžot pie datoriem ir silti, tad es teikšu tā, mums arī ir silti, jo futbols klātienē tas vienmēr silda, lai kāda būtu temperatūra ārā. Pēc brīža startēs SMS kredīti virslīgas, jau ir startējusi, tātad virslīgas 35. kārtas spēles starp Meta Latvijas Universitāti un Jūrmalas Spartaku. Spēle sauksies no jums pa kreisi sarkan-baltajās formās Jūrmalas Spartaks, pa labi zilajās formās Meta Latvijas Universitāte, un mačs ir sācies. No sportiskās nozīmes uzreiz jāatzīst un jāsaka, ka ļoti milzīgas nozīmes šim mačam nav, un tomēr Meta joprojām vēl nav nodrošinājusi 9. vietu un pārspēles. Teorētiski pastāv iespēja, ka Jūrmala aizskrien garām pēdējā brīdī un izcīna 9. vietu un nomet Metu uz pēdējo vietu. Tabula gan liecina par to, ka šāda varbūtība ir ļoti neliela, starp abām komandām ir 6 punkti, un šodien Jūrmalai jāspēlē ar Rīgas Skonto paralēli šim mačam. Un, ja Jūrmala neuzvar, tad Meta šo 9. vietu ir nodrošinājusi. Bet šeit ir viens bet, ko es, starp citu, arī, diemžēl, bet neuzrakstīju arī šodienas sportcentrs.com pirmsspēles aprakstā. Tobrīd arī vēl īstenībā nebija informēts par to. Jūrmala joprojām cīnās par 4 atņemtajiem punktiem, ir iesnieguši apelāciju. Un lēmums vēl nav bijis, ņemot vērā, ka apelāciju Jūrmala iesniedz, var teikt, pēdējā brīdī. Tad lēmums iepriekšējā disciplināru lietu komitejas sēdē vēl netika pieņemts šai sakarā. Tā ka pavisam neliela, bet teorētiski iespēja pastāv, ka Jūrmala šos 4 punktus atgūst, un tādā gadījumā Kalniņš sitiens ar galvu vēl bija iespēja partneriem. Pagaidām iztiek bez sitiena mājinieku komanda Meta. Meta bieži vien sāk agresīvi un labi. Redzēsim, vai tas dos arī augļus. Bet tātad, ja Jūrmala atgūst šos 4 punktus, teorija mums ir vienmēr jāapskata, tad paliek 2 punkti Metei pārsvars. Nu, protams, tas tik un tā ir labi, jo Jūrmalai, kā jau minējām, šodien spēle ar Skonto. Bet, jā, tik un tā jābūt Metai uzmanīgai un labāk nokārtot visu pašai, nevis paļauties uz to, ka šos punktus Jūrmala neatgūs. Jā, tātad pēdējā kārtā vēl Jūrmalai spēle ar BFC Daugavpils komandu, tā ka, ja teorētiski izdotos šos 4 punktus Jūrmalai atgūt, un kaut vai šodien arī, un sitiens ar galvu, izglāpi Vārtsargs Meļņičenko, Mārtiņš Miloševičs apdraudēja vārtus, viņš ir pret Spartaku guvis ļoti daudz vārtu, ja nekļūdos vismaz 5. Pirmajā Meta sezonā virslīgā bija 3-3 pret Spartaku, un tad Miloševičs guva hat-triku. Pagājušajā sezonā Meta vienā no spēlēm uzvarēja ar 2-0 Spartaku, arī abi vārti Mārtiņam Miloševičam. Un tagad viņš ar galvu sita pa vārtiem. Meļņičenko glāb situāciju, pēc brīža arī nosaukšu pamatsastāvus, bet šobrīd stūrstiens, un tad vēl pabeigšu domu par tabulu. Meta stūrstiens, atkal izdodas tikt pie bumbas, sitiens ar galvu.
atkal tas bija Milaševiča, pieprasa metieši vēl vienu stūri sitienu, jo izskatījās, ka Milaševičs vai pat Putāna tas sitiens bija tika bloķēts, bet tiesneši nepiekrīt. Tātad jā, ja patiesi šodien Jūrmala zaudē, bet atgūst minētos 4 punktus ar apelācijas komisijas un disciplināru lietu komitejas palīdzību, nu, laikam šobrīd jau viss atkarīgs no apelācijas komisijas, tad ir vēl pēdējā kārtā iespēja Jūrmalai apiet metu ar, protams, pie nosacījuma, ka meta šodien zaudē. Nu, tātad lielais secinājums tāds, ka metai šodien pašai ir jāuzvar un būtībā viss šis stāsts jāizbeidz. Jo arī pagājušā gadā metai bija jācīnās par šo 9. vietu, toreiz Ilūkstē apdraudēja metiešu pozīcijas un meta tieši šeit arī pēdējā apļa spēlē pārspēja Spartaku ar 2-0, jau mans pieminētā spēle, Mārtiņa Milševiča 2 vārti, un stāsts bija ar to arī beidzies. Meta praktiski nodrošināja 9. vietu, Ilūkste izkrita no virslīgas. Nu, un tagad metas mērķis, protams, ir paveikt kaut ko līdzīgu, atkal pretī ir Spartaks, atkal cīņa par 9. vietu, atkal Hanzas vidusskolas laukums. Nu, tad beidzot arī tiekam līdz sākuma sastāviem. Arī vēl pirms sauc sākuma sastāvus pateikšu, ka centīšos jūs spēles gaitā informēt par citu spēļu rezultātiem, jo, kā zināms, pirmspēdējā kārta, un šeit ļoti riskanti nospēlēja Vitālijs Smirnovs, komandas kapteinis. Neredzēja viņš, kas notiek aiz muguras, bumbu neizsit tālu prom, un viņam par laimi Mārtiņš Milševičs nebija tieši tajā punktā, bet mazliet citur. Bet šeit savukārt ļoti laba izēja Spartakam no aizsardzības, arī komandas galvenais treneris Romans Piļipčuks uzslavē par šo izgājienu, un tiek arī Spartaks līdz soda laukumam sitiens. Rikošets būs atsitiens no vārtiem, jo Spartakietis trāpa pa savu futbolistu. Jā, pirmspēdējā kārta, visas spēles notiek vienlaicīgi, lai nevarētu neko vien rēķināt un izmantot kāds priekšrocību tādā ziņā, ka spēlē vēlāk nekā konkurence. Viss notiek vienlaicīgi, līdz ar ko šobrīd 5 virslīgas spēles pa visu Latviju. Sākuma sastāvi. Meta Latvijas universitāte. Vārtos 16. numurs Kristers Putniņš, laukumā sekojoši spēlētāji. 3. numurs Artis Ojārs Ostrovskis, 7. numurs Edgars Vardaņjans, 11. numurs komandas kapteinis Gatis Kalniņš, 17. numurs Artūrs Paulo, 23. numurs Ingars Sārmis Stuglis, 26. numurs Mārtiņš Milaševičs, 28. numurs Kārlis Putāns. Nospēlē šeit Putniņš, bet arī fiksēts pārkāpums pret viņu. Tātad 28. Kārlis Putāns, tālāk 33. Jurģis Kalns, 77. Mārsals Vapne un 92. Māris Rihards. Jūrmalas Spartaks vārtos numurs 1 Vitālijs Meļņičenko un laukuma spēlētājs šādi. 32. Ingušs Šlampe, numurs 5 Dmitrijs Daņilovs. Jā, nu pārteicos, teicu, ka komandas kapteinis Vitālijs Smirnovs tā nav. Izrādās numurs 5 Dmitrijs Daņilovs ir Spartaka kapteinis. Arī viņš tajā epizodē, kad bumbu lēkāja nepatīkami pa Spartaka soda laukumu, tieši Dmitrijs Daņilovs bija tas, kurš nospēlēja nepārāk pārliecinoši, nevis numurs 4 Vitālijs Smirnovs. Nu, pierasts, jā, ka Vitālijs Smirnovs savās komandās ir kapteinis, arī Ventspils komandā pagājušajā gadā Ventspils kļuva par čempionu 1-2, Vitālijs Smirnovs bija komandas kapteinis. Nu, zemāk ranga komandā Spartakā, kā redzat, viņš nav šajā lomā. Un tālāk, numurs 2 Dāvids Bagdasarjans, numurs 43 Ēriks Tufurs, numurs 9 Kevins Menas, numurs 17 Romāns Mickevičs, numurs 13 Igors Kozlovs, numurs 25 Mihails Rostiešvili un numurs 18 Ēriks Punculs. Nu, es nezinu, vai virslīgas vēsturē ir bijis tāds gadījums, katrā ziņā, ja nav bijis, tad arī šodien nebūs, bet varēja būt, proti virslīgas spēle, kurā abu komandu rindās ir, kā lai labāk noformulē, respektīvi ir 2 brāļu pāri, kas spēlē viens pret otru. Viens no šiem pāriem vēl var piepildīties, jo Spartakam rezervē ir Elvis Stuglis un metēja laukumā ir Ingars Sārmis Stuglis, bet otrs brāļu pāris nevarēs šodien būt. Nu, šeit metieši savukārt jau dzenā bumbu pa savu soda laukuma, un par laimi viņiem nenonāk bumba ne pie viena no viesu spēlētājiem. Un šeit ļoti bīstami nospēlēja Mārtiņš Milševičs. Nu, šādi spēlēt nevajadzētu. Manuprāt, tā bija dzeltenā kartīte. Manuprāt, jo ļoti bīstami nospēlēja, un ne tikai nospēlēja, bet arī trāpīja Tufuram ar taisnu izstieptu kāju un netrāpot pa bumbu, bet Ivars Caune bija šajā epizodē patālu no epizodes un nolēma pirmajās minūtēs vēl dzelteno kartīti nepiešķir. Bet toties ir standarts Spartakam, Igors Kozlovs ir liels meistars, lūkosim, kas viņam izdosies. Labs centrējums būtu bijis, ja ātrāk ieskrietu viņa komandas biedri. Bumba pie Putniņa, Putniņš spēr tālu prom, nav saprotams kur, jo tur ir vienīgi Šlampe, bet Šlampe nospēlē neveiksmīgi, atspēlē būtībā bumbu pretiniekiem un tagad jau Paulovs steidzas priekšu.
Paulo par 3 spēlētājiem vajadzētu piespēlēt, bet viņš apspēlē izsprauc starp 2 spēlētājiem. Paulo sitiens un ir vārti! Ir vārti! Arturs Paulo nospēlē ģeniāli. Šajā epizodē viņam uznāca virsū 3 pretinieki. Man šita, ka uzreiz ir jāšķiras no bumbas, jo pret 3, ko tu tur pasāksi. Bet viens no šiem sedzējiem nospēlē pasīvi. Paulo pametas ar pārējiem 2 sedzējiem bumbu garām un beigās ar purgalu, ar kājas purgalu uzsita strauju sitienu un ir vārti. Meļņčenko bezspēcīgs. Paulo 3. vārta sezonā un Meta dara to, ko es ieteicu un to, ko es nosaucu par Metas mērķi šodien. Ir jāpārspēj Spartaks un pašiem jāatrisina visas problēmas saistībā ar konkurenci ar Jūrmalu. 1-0 Meta vadībā. Spēles 9. minūte, varbūt arī 8. minūtē paguva, to pēc tam protokolā precizēsim. Pabeidzot par brāļu stāstu, otrs brāļu pāris būtu bijis, ja Metei šodien būtu vismaz pieteikumā Tigrans Bagdasarjans. Pagājušajā spēlē pret Liepāju viņš debitēja, izgāja uz mājiņu un debitēja virslīgā, un Spartaka rindās ir viņa brālis Davis Bagdasarjans, kurš ir Spartaka pamatsastāvā. Tas būtu interesanti, ja gan brāļi Stugļi, gan šeit atkal ļoti asi nospēlē metieši, atkal izklupiens ar taisnu kāju. Un metieši ir ļoti neatmierināti, sakot, ka tikai pirmais pārkāpums, ko jau uzreiz pirmā dzeltenā kartīte. Bet, ja godīgi šo epizodu pilnībā redzēju, ka ir asis izklupiens ar taisnu kāju Ostrovska izpildījumā, bet es uzskatu, ka epizodē ar Miloševiču tur gan. Šis nebija pirmais sots, Miloševičs bija pirmais, kurš pārkāp, šis jau bija otrais. Un varbūt pat tiešām drīzāk varēja dot Miloševičam, jo tur bija augstu kāja pacelta, tādā bīstamā augstumā, kur varēja arī pa seju trāpīt ar bučiem. Šeit bija izklupiens zemē, tur jāskatās, cik bija nopietnas kontakts. Bet Ostrovskim pirmā dzeltenā kartīte, to vairs atpakaļ nepagriezīsi. Liels presings no Metas uz tiesas Ivaru Cauni, bet Cauni pirmo dzelteno kartīti parādījis. Jā, tā ka. Jā, ko viņš darīs 45. minūtē jautā Andris Rihards, uzskatot, ka tiesnesis jau šobrīd izleidis spēli no savām rokām, spēles grošas. Manuprāt, tās ir pārspīlēti. Bija divi asizklupieni, kā minēja, otros īsti neredzēja, bet pirmais bija ļoti bīstama spēle no Metas Metē. Protams, ka Metei šī spēle, lai gan teica, ka no sportiskās nozīmes šī spēle nav tā svarīgākā, jo jānotiek brīnumiem, lai Jūrmala apietu Metu, bet tomēr, kamēr tāda teorētiska iespēja ir, Metei ir jāspēlē par 100% un jānodrošina 9. vieta pašai. Un tāpēc arī šāda nervozitāte uzvilkušies viņi ir, grib ļoti uzvarēt Spartaku, un to mēs redzam laukumā, gan gūti vārti, gan arī asa spēle pret pretiniekiem, gan arī trenera neapmierinātība ar tiesneša darbību. Par brāļiem runājot, arī brālēniem, tad Spartaka rindās ir arī Ingušs Šlampe, un, kā zināms, Liepāja pārstāv Endīša Šlampe. Tie ir brālēni. Un tā, ka potenciāli nākotnē virslīgā var būt ļoti daudz brāļu un brālēnu dueļu, un tā skaitā arī vienas spēles ietvaros uzreiz vairāki. Metas centrējums standarts bīstami. Sitiens arī seko, bet ļoti vājš. Gatis Kalniņš arī tur bija brīvs, ja būtu pie viņa bumbu atlikus, domāju, viņš raidītu bumbu vārtos. Izskatās gan, ka Gatis ir šajā epizodē tāds nedaudz atslābis un nav gatavs izdarīt sitienu, bet viņš ir pieredzējis futbolists un noteikti, ja bumba pie viņa nonāktu, savu darbiņu viņš paveiktu. Daudz jau notikumu spēles pirmajās 10-15 minūtēs, aktīva spēle, gūti vārti, pārkāpumi, dzeltenā kartīte, standarta situācijas, viss, ko vien var vēlēties. Līdz ar ko man nav bijis iespējas pirmo reizi ielūkoties, kā klājas paralēlajās spēlēs, bet tagad to centīšos izdarīt, ja futbolisti to ļaus. Varbūt šī spēle ir vienīgā, kurā gūti vārti, palūkosim. Nē, nav vienīgā, vēl 2 spēlēs jau ir gūti vārti. Jelgava ir izvirzījusies vadībā Rīgā Daugavas stadionā pret Rīgas Daugavu 1-0. Jelgava ar to spēr solīti vēl pretī Eirokausiem. Jelgava šobrīd 4. vietā, bet ja uzvarēs Jelgava šodien un uzvarēs arī pēdējā kārtā, tad es nešaubos, ka trīniekā Jelgava būs. Jelgavai pēdējā kārtā Meta. Tā ka ir visas iespējas. Un vēl vienā mačā, tas jau ir krietni vēl interesantāk, Liepāja jau mača sākumā nonākusi zaudētājos pret Daugavpils Daugavu, pret šo daudz aprunāto komandu, kuru vajā skandāli, lai gan tas varbūt arī nav precīzi sacīts, varbūt jāskat otrādi. Daugava pati meklē nepatikšanas un pati ir vainīga pie visas šīs situācijas, lai kā ir grūta situācija Daugavpils Daugavai, nav zināms, kas notiks ar komandas nākotni, ar kluba nākotni, bet par spīti tam
par spīti tam daugavpilieši ir izvirzījušies mačā sākumā vadībā, un, kā es skatos, tad tāpat bijusi pirmā minūte. Daugavpilieši iestuši pirmajā minūtē, to paveicis Visvaldis Ignatāns. Un Liepāja ir sprūkās. Labi, lai veicas Liepāja un Daugavpils. Skatāmies šo maču, kur Jūrmala ir vadībā ar 1-0. Tātad metē varētu ļoti interesēt skonto Jūrmalas spēli. Tur pagaidām 0-0, bet nav arī daudz nospēlēts. Paulo ar bumbu. Paulo lieliski sācis maču. Ir iespēja piespēlēt. Viņš to arī dara. Vapne, Marsals Vapnesīt. Iznāk piespēle un 2-0! 2-0! Kas notiek ar Jūrmalas Spartaku? Mārtiņš Milaševičs turpina ēst Spartaku. Milaševičs daudz vārtus ir gujis pret Spartaku. Iespējams, ka šie ir viņam jau sestie vārti tieši pret Spartaku. Nu, būtu interesanti pareiķināt, cik procentu Mārtiņam Milaševičam no gūtiem vārtiem virslīgā ir tieši pret šo komandu. Domāju, ka daudz, ļoti daudz. Spartaks ir viņa mīļākā komanda. 2-0 jau metas labā. Pirms gada bija arī 2-0 šeit, bet toreiz tā mačs noslēdzās. Bet šeit tas jau ir pēc 15 minūtēm. 2-0. Nu, izskatās, ka sezonas beigās komandas ir atvērušās. Pagājušā kārtā skonto ar 2-4 zaudēja Ventspilī. Vai šodien šīs komandas pārspēs šo rezultatīvitāti? Lūkosim. Bet Paulo ar Milaševiču labās un kreisās malas tādi kā pusuzbrucēji, izvirzīts priekšā ar Kalniņš, bet Paulo darbojas labajā malā, Milaševičs kreisajā. Tātad abi šie flangu uzbrucēji ir pa vieniem vārtiem gūši un nostādījuši Spartaku ļoti nepatīkamā situācijā. 2-0. Par sastāviem runājot, nepateicu, kā metēji. Šodien ir interesants centra aizsargu pāris, varbūt paši jau ievērojat. Tā lūkosim, šeit Milaševičs mēģināja aizmukt. Neizdodas, neprecīza piespēle. Ostrovskis arī neveiksmīgi, bet Ostrovskis pietur pie rokas Spartakieti, viss ir pareizi. Tātad, jā, Jurģis Kalns spēlē centra aizsargu pārī kopā ar Kārli Putānu. Jurģi Kalnu pazīstam kā ļoti vispusīgu futbolistu. Visur viņš ir izspēlējies, bet tomēr arī šīs sezonas kontekstā diezgan neierasti, ka Jurģis Kalns ir centra aizsarga pozīcijā. Un tas skaidrojums ar to, ka nav Rudolfa Puķīša šodien pieteikumā. Nemāku teikt, kāpēc, diskvalifikācijas viņam nav, bet sastāvā pat rezervē nav Rudolfa Puķīša. Tā ka Jurģis Kalns šodien pilda šīs funkcijas. Un tā arī ir vienīgā izmaiņa sastāvā, proti Puķīša vietā. Pat ne Jurģis Kalns, jo Jurģis Kalns arī spēlē Liepājā tikai citā pozīcijā, bet Puķīša vietā šodien ir Gatis Kalniņš, kurš Liepājā nāca tikai uz maiņu. Bet tā tad notikuši pārkārtojumi pozīcijās. Puķīša vietu ieņēmis Kalns un savukārt Kalna vietu vēl kāds cits un atradusies vietas mailē Gatim Kalniņam. Starp citu, Gatim Kalniņam arī Spartaks ir pietiekami veiksmīga komanda šīs sezonas sakarā. Zināt, ka meta daudz vārtus īpaši negūst un katri vārti meta ir kā svētki. Un tad rezultatīvākais spēlētājs metas rindās ir Gatis Kalniņš. Viņam ir 5 gūtie vārti un 2 no šiem 5 Kalniņš ir iestis tieši pret Spartaku un turklāt abus 2 vienā mačā. Toreiz, kad meta nospēlē 2-2 ar Spartaku, tajā mačā vasarā Gatis Kalniņš guva abus vārtus metas labā. Savukārt Edgars Gauričs abus vārtus Spartaka labā. Jā, Spartaks, manuprāt, ir šīs sezonas vilšanās. Var jau būt, ka var sacīt, ka nevar gaidīt vairāk kaut ko no komandas, kas pirmajās 2 sezonās ieņēma 5. un 7. vietu. Šogad ir 6. vieta, tā ka vidējais rādītājs. Bet sezonas sākumā Spartaks pieteica tādu sastāvu, ka šķita, ka tai jābūt par medaļu pretendenti. Vienkārši nav citu variantu. Ja Ventspils, kas ir Latvijas čempione, komandas kapteinis, viens no līderiem, Vitālijs Smirnovs pārnāk uz Spartaku. Ja uzbrukumā ir Edgars Gauričs un Krievijas Premjerlīgā pazīstamais Aleksejs Sapogovs, kā tas bija sezonas sākumā. Ja atnāk Igors Kozlovs, kurš ir Lietuvas čempionu vienībā spēlējis, kurš ir Lietuvā daudzus vārtus guvis un daudzus pudus sāles apēdis, tad jā, šķiet, ka jābūt labākam rezultātam. Protams, arī kā vienmēr daudz leģionāru. Bet Spartaks sezonu sāka vāja, ļoti, manuprāt, neatbilstoši savam sastāvam. Un pamazām sezonas gaitā tas sastāvs arī kļuva vājāks, kā zināt, Gauričs prom, Sapogovs prom. Sezonas otrajā pusē parādījies tāds futbolists kā Kravčenko, arī ļoti augstas kvalitātes futbolists ar labu CV. Arī viņš šobrīd vairs nav ar komandu. Tā ka šī stabilitāte Spartakam nav bijusi. Standarts, nepatīkams standarts, atlika kādam pieskarties bumbai un būtu vārti, bet Putniņš nokoncentrējās, redzēja, ka tomēr neviens līdz bumbai īsti netiek un bumbu tvēra, bumba lidoja vārtu stūrī.
Jā, kas zina, kā Spartaks rīkoto sezonas gaitā, ja būtu izdevies sezonas sākums, varbūt tad mēģinātu Spartaks arī noturēt šo sastāvu uz visu sezonu, tādu konkurētspējīgu, stabilu, bet sezonas sākums neizdevās, un tad arī sākās jau ierastās pārmaiņas, kas Spartakam notiek praktiski katru sezonu. Arī Spartaka līdzteļš šeit noteikti arī savos ekrānos redzat tribīņu kreisajā pusē. Viņi atbalsta arī šobrīd saukļus sauc. Pagaidām gan iznākums ir ļoti slikts. Spartakam diez vai varēja iedomāties kaut ko sliktāku pret metu, pret vienu no pastarītēm. Jau pēc 15 minūtēm atrasties iedzinējos ar 0-2. Atgādinu, ka metei pēdējā un vienīgā uzvara ir izcīnīta tālajā aprīlī. Vai kāds vēl atceras aprīli? Ļoti šaubos, tas bija ļoti sen. Pret BFC Daugavpils komandu 1-0. Meta toreiz uzvarēja pašā sezonas sākumā. Kopš tā laika laukumā nevienas uzvaras metei. Ir, protams, vasarā 3-0 tehniskā uzvara pret Jūrmalu, kad Jūrmala atsacījās iziet laukumā, bet tas arī viss. Tagad ir 6 zaudējumi pēc kārtas virslīgā metei. Un pirms tam 1 punktiņš tika iegūts pret savu mīļo komandu Jelgavu, ar kuru meta katru reizi tiekoties nospēlē 1-1. Bet uzvaru, kā jau sacīju, nav bijis ļoti sen, un šobrīd meta vadībā ar 2-0, un ir cerīgi. Metai varbūt šodien beidzot būs uzvara. 21 minūte nospēlēta visās spēlēs, citur izmaiņu pagaidām nav, kā jau sacīju, Jelgava vadībā pret Rīgas Daugavu ar 1-0, Daugavpils Daugava ar 1-0 vadībā pret Liepāju, un divās vēl citās spēlēs ir 0-0, tātad abas virslīgas vadošās komandas Ventspils un Skonto pagaidām nav spējušas gūt vārtus. Ventspils pret BFC Daugavpils šim mačam patiešām nav nekādas nozīmes no tabulas viedokļa. Ventspilī garantēta 1. vieta, Daugavpilī 8. vieta. Bet Skonto vēl jāpacenšas, lai noturētos trīniekā. Skonto ar daudzo zaudējumu sērijām pēdējā laikā ir sevi nostādījusi tādā situācijā, ka vairākas konkurences ir strauji pietuvojušās, un šodien Skonto jau var zaudēt otro vietu, ja nepārspēs Jūrmalu. Pagaidām tur 0-0. Spartaka uzbrukums sitiens pāri vārtiem, sit Romāns Mickevičs no izcelas pozīcijas. Lieliski viņš sev izkārtoja sitiena pozīciju, nomainīja tur malējo aizsargu, metas rindās un tika pie ļoti labas pozīcijas. Un šādā situācijā skaidrs, ka bumba ir jāraida vārtu 4 stūri, jāliek strādāt vārtsargam, nevis jāsit pāri vārtiem. Gribēja Mickevičs uzsist pēc iespējas stiprāk, bet nespēja ievirzīt bumbu vārtu 4 stūrī. Putiņš šīs veids atsitienu. Gatis Kalniņš zaudē šoreiz gaisā pret Tufuru. Šodien Spartakam arī, ja par metu sastāvu jau sacīs, Spartakam tāds visai neirasts sastāvs ir. Pamats stāvā parādījušies tādi vīri kā Rostiešvili un Tufurs, kuri diezgan maz ir spēlējuši šogad virslīgā. Un nav savukārt Evgeņijs Kazačoks, un nav arī Rītus Krauklis, respektīvi viņi ir, bet viņi ir rezervē. Tāpat Lemtīs ir rezervē, un šodien nav pieteikumā Spartakam Jagubī. Šīs uzbrukošais futbols pēdējās spēlēs ļoti labu iespēju atstājis. Guva arī vienīgos vārtus Spartaka iepriekšējā mačā, kad Spartaks ar 1-0 pārspēja Rīgas Daugavu un nodrošināja savu 6. vietu virslīgā. Tā Jagubī ļoti patīkami iespēju atstājis, bet šodien viņa nav pieteikumā, līdz ar ko atradusies vieta citiem. Rezervistu saraksts Spartakam jebkurā gadījumā izskatās diezgan iespaidīgi pat ar to, ka nav Jagubī. Rezervē Elvis Stuglis, Evgeņijs Kazačoks, Isifu Lemtīs, Rītus Krauklis. Tāpat ir vārtsargs Pāvils Davidovs kļūdās, Spartaks Dmitrijs Daņilovs kļūdās, Gatis Kalniņš ar bumbu. Jāpiespēlē. Spartaks šobrīd jau nosēžas, tagad jau būs grūtāk, bet Arturs Pavlovs parādīs, ka var gatavs brīnumiem, un viņam atkal izdodas ļoti laba kustība. Pavlo atkal izmāna un mīksti piespēlē Marcelam Vapnem. Labā nozīmē mīksti, bumbu bija viegli apstrādāt un kaut ko izdarīt. Vapne tā kautrīgi pa bumbu uzsita, un sitiens ne šāds, ne tāds izdevās Marcelam. Līdz ar ko šoreiz Spartaks neielēš, tas tik būtu numurs, ja būtu jau 3-0, un patiešām tāds varēja būt, ja Marcels Vapne būtu prātīgāk un mērķtiecīgāk ar bumbu izrīkojies šajā epizodē. Šeit pārkāpums tieši tā rokām nogrūš savu pretinieku Jurģis Kalns. Būs brīvsitiens Spartakam
Kravčenko nav, bet toties ir Igors Kozlovs. Igors Kozlovs arī, ja šogad viņš virslīgā neviens vārds nav guvis, kas man, teiksim, personīgi ir šokējoši. Pirms sezonas to nemūžam nebūtu paredzējis. Viņam arī tomēr diezgan daudz spēļu, vairāk nekā 20 un nevienu gūtu vārtu. Bet Lietuvā viņš ir guvis daudz vārtus un lielu daļu no tiem tieši ar šādiem un tam līdzīgiem tiešajiem brīvsitieniem. Tā ka visu uzmanību Igors Kozlovs var raidīt bumbu jebkurā no vārtu devītniekiem. Protams, var arī nesanākt sitiens, bet itin bieži viņš to dara kvalitatīvi. Liek Andris Rikards pacelties uz pirsgaliem spēlētājs Siediņai, tādā veidā pagarinot to. 6 spēlētājs Siediņā, sitiens un tieši pa Siediņu šķiet, ka pa Gati Kalniņu trāpa Igors Kozlovs. Šoreiz nav kvalitīvi izpildīts standarts. Šeit zeltnā kartīte Vitālijam Smirnovam noroja viņš uzbrukumu metēja. Tur viņam gāja garām Edgars Vardaņāns un Vardaņānam bija priekšā 3 partneri Milševičs, Kalniņš un Vapne, kuriem viņš varēja piespēlēt un Spartaks tur lēni steidzās atpakaļ. Būtu bijis ļoti bīstams uzbrukums, ja Smirnovs būtu paliec garām Vardaņānu. Tā ka īstenībā pareizs lēmums no Vitālija Smirnova puses, bet no otras puses viņam tagad nāksies spēlēt ar zeltno kartīti un būs jābūt uzmanīgam, centra aizsargam. Vienmēr ir ļoti nepatīkami jau mača sākumā nopelnīt zeltno kartīti. Nu, patiesībā sakot, jebkuram spēlētājam tas nav patīkami, arī centra pussargam, piemēram, kuram ir jāiesaistās daudzās divcīņās, jāatņem bumba. Nu, protams, arī spēlēt ar zeltno kartīti kabatā ir nepatīkami. Punsuls raujas uz priekšu, Punsuls arī ļoti mērķtiecīgs futbolists. Ja viņam ir bumba un ja viņš ar to sāk skriet, tad pamēģiniet viņu apstādināt. Nu, šoreiz tas daļai izdodas, tas stūra sitiens būs Spartakam. Pēc Edgara Gauriča aiziešanas no Spartaka Eriks Punsuls ir kļuvis būtībā par vadošo uzbrucēju. Ir arī, protams, Elvis Stuglis, bet Punsuls bijis rezultatīvāks. Skatāmies, stūra sitiens pa vārtiem un Putniņš nofiksē bumbu. Iespējams, ka nedaudz noslēpēja šo sitienu tur Gatis Kalniņš, bet šķiet, ka Tufurs sita tomēr izdarīja sitienu pa vārtiem, Putniņš bumbu notvēra. Un atveinos, protams, nebija Tufurs, tas bija Vitālijs Smirnovs. Burzmā tur es nesaskatīju pirmajā brīdī futbolistu, bet jā, Vitālijs Smirnovs, arī šis centra aizsargs, protams, prot spēlēt otrajā stāvā. Un, ja kādam ir jāsadz Vitālijs Smirnovs, tad tas ir Gatis Kalniņš. Tagad Gatis Kalniņš arī padod roku, atvainojas Smirnovam par šo aso divcīņu. Abi tur kā īsti vīri cīnījās. Un Kalniņš atkal ir divcīņā, jau pirmajās 20 minūtēs viņš ir iesaistījies, domāju, vairāk divcīņās nekā viņa pārējā komanda kopā. Daudz melnā darba paveic Gatis Kalniņš, bet Vitālijs Smirnovs mēģināja viens vārds atspēlēt Spartakam. Neizdevās, joprojām 2-0. Un Meta pagaidām kontrolē spēli. Pārsteidzošs rezultāts, pārsteidzoši arī spēles gaita. No otras puses, jā, šodien tas Spartaks sastāvs ir mazliet neierastāks. Gruzīns Rostiešvili. Tāpat ir Eriks Tufurs. Vēl pāris futbolists, kas nav spēlējuši ļoti daudz šogad virslīgā, tā ka, ja Mete ir visi stiprākie rindā, protams, atskaitot diskvalificētos, tad Spartakam mazliet šis sastāvs ir atšķaidīts. Runāt par diskvalificētiem, tad konkrēti iepriekšējā kārtā neviens diskvalifikāciju no šo komandu spēlētājiem nenopelnīja, bet jūs atceraties, Metei ir 2 futbolisti, kas ir diskvalificēti uz veselu mēnesi. Tātad viņam virslīga ir beigusies par, jūs atceraties to konfliktu situāciju, arī maču komentēju, Meta šeit tikās ar man jau pat piemirsās, ar ko Meta tikās, bet beigās izcēlās Rīgas Daugava, protams, tas bija, izcēlās varana un pamatīga grūstīšanās, kaušanās bez maz, vai arī tagad, starpcitu, šeit spēlē Meta, un toreiz izskrēja arī rezervisti laukumā, Metas rezervisti, un izcēlās liels bardaks, un galu galā LFF disciplinārlietu komiteja sodīja 2 Metas futbolistus ar diskvalifikāciju uz veselu mēnesi. Tas ir tie ar Artjums Loganovs un Romans Roškovskis. Viņu, protams, spēles pieteikumā šodien nav un arī nevar būt. Un savukārt Spartakam, cik dzirdēts, tad jā, Spartaks ir ieslēdis tādu režīmu, kad ar automašīnu brauc, tad, ziniet, var ielikt neitrālajā pārnesumā un vienkārši atripot uz savu gala punktu, vairs nelikt robā, un tad Spartaks līdzīgi, tātad šobrīd ir līdzīgā veidā finišē šo sezonu. Visādas runas dzirdētas, bet arī tātad vairāki spēlētāji, kas vēl nesen bija, tas pats Kravčenko, tas pats Fedorijus, vēl daži labi, tātad vairs Spartaka rindās nespēlē.
Un Spartaks iztiek ar tiem, kas ir. Līdz ar ko arī nav jābrīnās, ka Spartakam gandrīz katru gadu sezonas beigās gadās zaudējumi pret komandām, kuras sezonas pirmajā pusē Spartaks sita, teiksim tā. Tas viss ir saistīts ar šādu gausu finišēšanu. Nerunājot par šo komandu savstarpējām spēlēm, tad šī ir tātad, protams, pēdējā 4. tikšanās reize. Šeit Vapne tādu kā regbija paņēmienu ieķērās pretiniekā, bet nevis Vapne, bet Pallo. Pretinieks bija tik stiprs, ka tik un tā tika projām. Būs stūrsteins Spartakam, bet par savstarpējām spēlēm līdzinājās 3 spēlēs, 2 uzvaras Spartakam, 1 neizšķirts. Neizšķirts jau manis pieminētais 2-2, 2 aplī šeit pat Handas vidusskolas laukumā un savukārt Slokā. Vienā mačā Spartaks uzvarēja ar 4-1 un otrā mačā ar 2-0. Pieturēja soda laukumā Spartakieti metas futbolis ļoti riskēja, to darīja Vardaņjāns. Vardaņjāns tagad vēl aizrāda Spartaka futbolistam par teātrālo kritienu. Tas nebija atvainojos Vardaņjāns, 2 sekvītnieki, nevis 1. Marsals Vapne tas bija. Marsals Vapne ļoti, manuprāt, riskanti nospēlēja. Rostiešvili Gruzīnu futbolists soda laukumā krita. Protams, varam pieņemt, ka Gruzīnu futbolistiem patīk krist un rādīt pārkāpumu, bet jebkurā gadījumā rokas palaist nevajadzētu savā soda laukumā. Sevišķi šobrīd metēji, kad viss notiek tik labvēlīgi, kad rezultāts ir 2-0, viss ir vienkārši skaisti un brīnišķīgi. Un šādā veidā ar savām rokām grābstīties gar pretinieku savā soda laukumā, nevainīgā situācijā, tas ir, manuprāt, muļķīgi un neataisnojami. Priekš kam riskēt? Pat ja tas tā nav pendele, tiesnesis vienmēr var kļūdīties, tiesnesis var ieraudzīt kaut ko vairāk, ja notiek pieturēšana rokām. Protams, ka tas ir absolūti lieki. Labāk neraustīt kūmiņu aiz ūsām. Pie bumbas atkal Spartaks. Spartakam jāmēģina lauzt spēles gaita. Būtu vēlams līdz pārtraukumam vismaz 1 vārds atspēlēt. Citādi, ja Meta šo puslaiku uzvarēs ar vismaz +2, tad būs grūti 45 minūtēs glābt nāciju, tā tēlēni runājot un sasmelt izlieto ūdeni. Vajag 1 vārdu Spartakam līdz beigām, līdz puslaika beigām atspēlēt. Tā, kas notiek citās spēlēs? Palūkosim. Jā, tur rekā. Jūrmala ir izvirzīsies vadībā pret Skonto. 1-0, Skonto turpinās problēmas. Izskatās, ka Skonto var tādā garā turpinot aizmugure. Izkrist no trīnieka, izkrist no Eirokausas zonas un palikt vispār bez medaļām, lai gan vēl nesen runājām par reālāko titula pretendenti. Un Jūrmala ir vadībā 1-0 Skonto 31. minūtē, un tas nozīmē arī to, ka Metē obligāti šodien jāuzvar. Citādi visādi var gadīties. Ja mēs pieņemam, ka Meta šodien vēl pamanās zaudēt un savukārt Jūrmala savu maču uzvar, tad līdz 3 punktiem Jūrmala pietuvojas. Un pēdējā kārtā Jūrmalai BFC Daugavpils 8. vietā arī reāli paņem 3 punktus. Tā ka ļoti varētu būt riskanta situācija, ja Meta šodien neuzvar, bet Jūrmala savukārt pārspēja Skonto. Kādam tas šķiet varbūt pārsteidzoši, ka Jūrmala vadībā pret Skonto, bet jau sacīju, tik daudz problēmu Skonto pēdējā laikā. Pēdējās 6 spēlēs Skonto ir 5 zaudējumi. Tā ka ļoti liels pārsteigums tas nav. Šeit fiksē tiesneša asistents pārkāpumu pret to pašu Rostiešvili, šoreiz gan ārpus soda laukuma. Trāpīja Kārlis Putāns izklupienā gan pa bumbu, gan pa pretinieku. Tiesneša asistents fiksē pārkāpumu. Un tā, citās spēlēs, jā, arī Jelgava, starp citu, izleidusi vadību 1-1 ar Rīgas Daugavu. Tā ka ļoti daudz pavērsienu. Un šobrīd, labi, nostājamies šo, Igors Kozlovs. Labs centrējums, aizsniedzās līdz bumbai atkal Vitālijs Smirnovs, bet akcentēts sitiens viņam neizdodas. Tā saucamajā tiešraides tabulā, live tabulā, pieņemot, ka šobrīd visas spēles arī beidzas un tiek sarakstīti punkti tabulā, tad, protams, vislabākā situācija ir Daugavpils Daugava, kura vadībā Liepājā un kura jau pirms tam arī bija 3. vietā. Tad, ja tagad visas spēles beigtos, jau Daugavpils Daugava izvirzītos 2. vietā un turklāt iegūtu 3 punktu pārsvaru pār tuvākajām konkurentēm. Šeit gan jāpaturprātā, ka Daugavpils Daugavai pēdējā kārtā vizīte Ventspilī pret čempioniem. Bet, jā, tieši šeit tabulē, protams, viss sliktāk ir Liepājai no tām komandām, kas cīnās par trīnieku. Un arī Jelgava tagad izleidusi vadību. Ja šādi beigsies, tad Jelgava neapies Skonto. Labi, šobrīd nereitāsim šos daudzos variantus, skatāmies šo spēli, ka ir interesanti notikumi arī citās spēlēs, ne tikai šajā. Pallo mazliet līdz bumbai neizsniedz, bija labi domāts, tiesa gan arī aizmugure fiksēta.
Скажи ему в середине, пусть мячи подбирает. Nu, var sacīt, ka visās spēlēs ir interesanti pavērsieni, notikumi, kaut vai arī vienīgajā mačā, kur nav gūto vārtu, bet tomēr Ventspils nav spējis pagaidām gūt pret Daugavpili vārdus. Tas arī ir interesanti. 33. minūtē 0-0. Un arī citās spēlēs ir interesanti. Šeit redzējāt vai dzirdējāt, Igors Kozlovs aizrādīja Kevinam Menam par to, ka kolumbiešu futbols apstājās spēlēt pēc tam, kad uzskatīja, ka viņš ir pieturēts. Tiesnesis pārkāpumu nefiksēja un Mena apstājās. Šeit aizmugures stāvoklis atkal Metei. Šodien Spartaks regulāri noķer Metu mākslīgi aizmugurē. Šoreiz Paulo ielien tur, kur viņam nevajadzētu ielīst. Rustiešvili. Tufurs, neveiksmīga bumba aptur, nevis Tufurs, bet Mēnā atvainojos. Tagad Dmitrijs Daņilovs, centra aizsargs, piespēlē otram centra aizsargam Vitālijam Smirnovam. Smirnovs varēja dot pa kreisi Ingum Šlampam, bet tomēr uzreiz izvēlas tālo diagonālo piespēli Romanam Mickevičai virzienā, bet sanāk ļoti laba piespēle. Tikai kritienā tur Māris Rihards pārter un būs sāni iemetiens. Spartaks ticis pretinieka laukuma pusē, mēģina izkombinēt. Tufurs prasa bumbu, pārāk pārtur, manuprāt, Punculs tur bumbu. Un līdz ar ko seko tāda nepatīkama piespēle Tufuram. Tufurs tiek galā, Punculs atkal sāk reidu. Atkal bumbu pazaudēt atlets pie Igora Kozlova. Igora Kozlova tālstiens neprecīzs. 2-0 Metas labā. Var teikt, diezgan neparasti ir tas, ka Meta, kura ir gūsi vismazāk vārtu virslīgā, ka Meta šajā brīdī ir gūsi vienīgā komanda, kas gūs 2 vārtus šobrīd. Nevienā no paralēlām spēlēm nevienai komandai 2 gūtu vārtu nav. Tā kā ļoti īstā brīdī Meta sāka sist vārtus, jo pat ja Meta noturēs Jūrmalu, kam tā arī vajadzētu būt aiz sevis, tad Meta ir priekšā pārspēles ar, visticamāk, ar Rēzekni. Un tur jau Metei būs jācenšas spēlēt kā pirmajam numuram. Meta būs favorīts, ja virslīgā Meta bieži vien spēlē no aizsardzības. Vienkārši nevis tāpēc, ka tā vēlētos tā spēlēt, bet tāpēc, ka kvalitātes neļauj spēlēt uzbrukoši. Tad tur būs jāpiero, tur būs jāspēlē kā pirmajam numuram un būs arī jāspēlē veiksmīgi uzbrukumā, jāgūst vārti. Pagājušajā gadā pārspēlēs pret Gulbeni tas izdevās. Guva Meta, ja pareizi atceros, 1-0-4-2 kopā 5 vārdus 2 spēlēs. Arī pret Rēzekni tas būs jādara, un ņemot vērā, cik virslīgā gausi un vāji klājas ar šo vārtu gūšanu, tad īstais brīdis Metei pirms pēdējā kārta, kad vārti sāk birt, un tas ir labi. No Metas viedokļa, protams, skatoties. Es nešaubos arī, ka šodien šo maču, ja ne klātienē, tad vismaz mūsu translāciju skatās arī vairāki Rēzeknes, gan futbolisti, gan Rēzeknes pārstāvi. Viņa ir pienākums to darīt. Nu jā, gan es uzreiz palabošu, viņi visticamāk skatīsies ierakstu. Varbūt tagad, kad es runāju, viņi šo spēli skatās ierakstā, jo viņiem pirmajā līgā ir tagad spēle paralēli. Tāpēc, protams, šobrīd viņi tiešraidē mūs neskatās, bet ierakstu viņi noteikti noskatīsies. Bet jā, Rēzeknei jāgatavojas spēlēm ar Metu. Tas būs arī ļoti svarīgs duelis. Es domāju, ka arī aizraujošs duelis. Vienmēr interesanti, ka tie, kas 2 līgu pārstāves. Virslīgas 9. vieta, 1. līgas 2. vieta. Un nesen, kad Rēzekne spēlēja 1. līgā pret Ogrē, tad Ogrē klātienē bija ieradušies vairāki Metas pārstāvi, tā skaitā Andris Rihards, komandas galvenais treneris, un jau pētīja savu nākamo pārspēļu pretinieku. Rēzeknei jādara tas pats un jāpēta Meta. Varbūt pirms brīža dzirdējāt tādu ļoti izmisīgu kliedzienu Tufur. Tas bija Romans Piļepčuks, Spartaka galvenais treneris. Viņš ir ļoti neapmierināts ar Erika Tufura sniegumu, ar viņa tieši pozicionālām darbībām. Arī tagad dzirdat. Un Meta sit pa vārtiem šoreiz aizmugurē. Netiek skaitīti šie vārti, bet jau 3. reizi bumba nonāk Spartaka vārtos. Šoreiz vārti netiek ieskaitīti, kārtējs aizmugures stāvoklis Metai. Nu, jūs dzirdējāt Piļepčuku izmisumu. Šeit Kalniņš nospēlē ļoti asi pret Daņilovu. Tiek fiksēts pārkāpums, lai gan, manuprāt, bija bumbā. Varbūt tika fiksēta bīstama spēle, jo Kalniņš ir taisnu kāju veids šo izklupienu. Bet par Tufuru runājot, Tufurs tikai noplātīja rokas. Treneri virzienā saka, es daru, ko varu. Treneri piedod, bet treneris ļoti neapmierināts.
Nu, un interesanti, ka ar Tufuru Pilipčuks runā angliski. Tufur you play. Un savukārt ar Menu, kurš Latvijā ir jau 2. gadu, vai pat 3. šķiet, ka 2. Ar viņu runā krieviski. Pilipčuks, Mena, acīm redzot, jau saprot pilnībā krievu valodu. Mena kārturis dabū pa kājām, atkal netiek fiksēts pārkāpums. Vardaņans steidzas pie bumbas. Pirmais ir Meļņičenko. Tagad Paulo ļauj bumbai piezemēties, tagad nospēlē ar galvu, un bumba nonāk pie Rostijašvili. Rostijašvili laužas priekšu, Putniņam jānospēlē. Putniņš arī nospēlē. Jā, trietā metas futbolisti netika galā ar Punculu, un iespējams, ka vainīgs ir Paulo, kuram vajadzēja pirmo bumbu spēlēt, kad tā lidoja no gaisa lejā, nevis ļaut tā atsisties pret zemi un ļaut iesaistīties cīņā Punculam. Punculs tur samulsināja metiešu, un galā sekoja neveiksmīgi atspēlē, varēja beigties bēdīgi metēji. Labs, interesants futbols šodien. Sezonas beigās tā bieži ir. Pirmkārt, tāpēc, ka komandas jūt sezonas beigas un tad grib vēl paspēt kaut ko izdarīt. Uzbrucēji grib gūt vārdus, kaut kur paliek, kaut kur komandas sāk spēlēt riskantāk, nevēlas spēlēt tik izteikti uz rezultātu, lai gan metē šodien to vajadzētu darīt. Un arī, protams, tās faktors, ka ir komandas, kurām vairs nekas neizšķiras, un tās arī spēlē, protams, atbrīvotāk, netika stingri varbūt aizsardzībā. Un spēlē pati un ļauj arī spēlēt pretiniekam. Tāpēc, ja jūs pareiķināsiet, manuprāt, arī visas citas līgas, ne tikai Latvijas līgu, tad visās līgās pēdējās kārtās parasti ir atraktīvāks futbols, vairāk gūto vārtu. Tas nepārsteidz un diezgan droši, ka šeit arī vēl būs gūtie vārti. Spēle pietiekami atklāta. Nav tā, ka meta pēc pārsvaru iegūšanas šobrīd ļoti noslēgtos un sargātu savu rezultātu, kā mamma sargā savu bērnu. Un arī Andris Rihards vienā brīdī teica, nepiespiežamies. Skaidrs, ka viņš to sacīja ne jau tāpēc, ka metēji nebūtu svarīgi noturēt šo rezultātu. Tas ir ļoti svarīgi, bet, protams, ka Andris Rihards nevēlas, lai komanda piespiežas, sāk spēlēt tādu kā antifutbolu bez pretspēles, jo vēl jāspēlē ļoti ilgi. Un ja tagad meta sāks piespiesties un ļaut sevi spaidīt, tad skaidrs, ka līdz mača beigām meta neizturēs. Un šeit bija sitiens Spartakam, būs atkal stūrstiens. Stūrstiens Spartakam ļoti daudz. Visu laiku tiek centrēts Vitālijas Smirnova virzienā, numurs 4, arī tagad viņš iet soda laukumā. Bet tur Gatis Kalniņš viņu visu laiku uzmana, arī tagad Gatis Kalniņš dodas līdzi Smirnovam, un šoreiz nav sitiena. Sitiena ar galvu nav. Vajadzētu arī citiem Spartaks spēlētājiem pie stūrstieniem mēģināt apdraudēt vārdus. Bet pret metu klājas grūti, meta jau vairāk kārtos uzsvērs pārraidēs. Augumā Ražana komanda. Un pret metu, lai gan tā ir viena no pastrītēm, ir grūti kaut ko izdarīt tieši pie standarta situācijām ar stūrstieniem. Biežāk meta iekrīt no spēles. Metas pretuzbrukums, Vardaņans sitiens tiek bloķēts. Ja bumba būtu arī tālāk vēl pāripojas, tur Gatis Kalniņš viens pats bija. Spartaks jau kuru reizi pēc sava stūrstiena pie pretinieku vārtiem nepagūst atskriet atpakaļ laicīgi. Jau kuru reizi meta veiksmīgi pāriet uzbrukumā un pārsteidz Spartaku nesagatavotu. Atceramies Vitālijas Smirnovu dzelteno kārtīti vienā no epizodēm. Šeit laba Bagdasarjāna diagonālā piespēle. Mickeviča sitiens tāds bez zobiņiem. Putniņš bumbu mierīgi noķer. Un Kristers Putniņš pagaidām spēlē sekmīgi, lai gan tādu ļoti bīstamu sitienu Spartakam nav bijis. Atskaitot to Mickeviča sitienu pāri vārtiem, kad varēja mierīgi gūt vārdus, bet citās epizodēs bijuši tādi viegli uzsitieni, bet arī šādos vieglos uzsitienos jābūt vienmēr vārds gan precīzam, nedrīkst izlaist bumbu no rokām. Pagaidām Putniņš precīzi darbojas, tāpat arī viņš pamet vārtus, pametas vārdus vismaz reizes 2-3 ļoti laicīgi un pareizi. Tā ka pagaidām Putniņam plus zīme, bet jāspēlē vēl ilgi un vēl ir laiks, lai savārītu uz ziepas. Ir iespēja Spartakam 2-1. Izdara Spartaks to, ko es sacīju. Ļoti svarīgi bija atspēlēt vārtus līdz pārtraukumam. Kevins Mena pēc izcilas šķiet, ka Mickeviča vai kāda citu partneru piespēles noslēdz pie tālā staba. Un izskatās, ka Artūrs Paulo šeit nepaguva nosakt šo vārtu stūri. Un Romans atvainos Pilipčuks kliec vēl, sitam vēl. 2-1, atgriežas intriga spēlē. Un principā tā ne brīdi arī nepazuda, ņemot vērā, ka meta jau sacīja, cik metē ir pēdiņās daudz uzvaru, un ja meta vadībā, tad tas nekad nav droši. Ja sevišķi ir tikai 2-0, ja būtu 4-0, tad varētu runāt, ka tas ir droši. Un tas arī pierādās dzīvē, Spartaks vārtus atspēlē. Tikko sacīja, ka Putniņam nav bijis ļoti tādu nopietnu eksāmenu, šeit bija, bet es domāju, ka Putniņu nevar vainot. Sitiens no tuvas distances, ļoti spēcīgs sitiens padevās Kevinam Menam. Šeit jau meta uzreiz devās pēc trešajiem vārtiem, varēja būt kaut kas bīstams, ja izdotos labāka piespēle. Meta, kā redzat, pēc ielaistiem vārtiem spēlē uzreiz uzbrukoši.
Tas ir pozitīvi. Nav apjukusi komanda, grib uzreiz pretiniekam dot pretī. Nu, šeit ļoti nospēlē Davids Bagdasarjans pret Artūru Pallo. Nu, šeit nolamājas Bagdasarjans. Ты что, вообще потерялся или что? Сейчас я тебе в раздевалке нахуй расскажу. Nu, varbūt man vajadzēja pārkliegt šos slēmu vārdus, lai jūs nedzirdētu. Tādi jums ausis noteikti nosvila. Un, diemžēl, man ausis ir nosvilušas. Tiešām neglīti šeit gan treneri, gan spēlētāji runā. Jūs visi paši dzirdējāt. Ir sevišķi, nu, nav jau pirmā reize, kad Sporta centrs.com filmē šeit spēles un visi zina, kurā mēs pusē atrodamies. Mēs esam ļoti labi pamanāmi, bet tas netraucē spēlētājiem. Visas Latvijas, teikšu tā, priekšā un palaist muti un runāt tā, kā viņi runā. Tiešām neglīti. Skatāmies spēli. Meta iespēja Gatis Kalniņš sitiens glābi Vitālijs Meļņičenko. Varēja būt 3-1 šajā epizodē. Meta ļoti pozitīvi šodien spēlē uzbrukumā. 2 gūti vārti, vēl vieni no aizmugures iesisti. Tagad Gatim Kalniņam moments, vēl bija Vapnem moments. Tā ka Meta šodien ir bijis uzbrukumā tik daudz iespēju, kā cik citreiz pa varbūt 5-6 spēlēm. Ļoti labi uzbrukumā Meta spēlē. Protams, arī Spartaks daudz ko ļauj šodien. Spartaks nav savā augstākajā līmenī. Bet tas nemaz nemetas nopelns. Ingars Sarmis Stuglis centrēs stūra stienu. Gatis Kalniņš tiek pie bumbas, bet, kā redzējāt, bija sarežģīta viņam situācija. Un tagad jau Spartaks tiek ārā no savas zonas. Paskatāmies pulkstenī 45. minūte. Tūlītās arī būs kompensācijas laiks. Tūlīt arī puslaiks būs beidzies. 2-1 Meta ir vadībā. Nu, par šo lamāšanos vēl papildinot savu tomēr domu gribētos arī tomēr no Ivara Caunas, kurš varbūt arī noskatīsies pēc tam ierakstu un dzirdēs šos manas vārdus. Un gribētos tomēr reakciju ir jāsoda. Nevar atļaut spēlētājiem darīt, ko viņi vēlas, un šādu visatļautību, šādu lamāšanos, manuprāt, tas ir nepieņemami. Jā, citās spēlēs ir atkal pavērsieni. Rīgas Skonto bija iedzinējies pret Jūrmalu 0-1, bet tagad jau Skonto ir vadībā ar 2-1. Tā ir laba ziņa Metas atbalstītājiem. Rezultātu ir atklājusi Ventspils pret BFC Daugavpils 1-0, līdz ar ko nevienā mačā vairs nav 2-0 uz tablo. Ventspils vadībā 1-0 spēlē kā čempioniem pienāks, un Liepāja ir izlīdzinājusi rezultātu pret Daugavpils Daugavu, tur 1-1. Un Jelgavai arī joprojām 1-1 pret Rīgas Daugavu. Tā ka visās spēlēs tiek gūti vārti, interesanti rezultāti. Un šobrīd jau tās augtajā tiešraides tabulē Skonto atkal atgūst otro vietu, Skonto ir vadībā. Un par trešo vietu tur notiek sīva cīņa starp visām 3 pārējām komandām. Daugavpils, Daugavu, Jelgavu un Liepāju. Vēl daudz pavērsienu var notikt. Priekšā viss otrais puslaiks. Pilipčuks steidzina komandu, atsāk spēli, vēl pamēģināt izlīdzināt rezultātu jau šajā puslaikā. Tas neizdodas. Tiesas arī parāda kādam no futbolistiem savu pulksteni, kad futbolisti neticīgi pagros galvu, kāpēc ir kātri atskanējis svilpas. Spēlētāji grib spēlēt futbolu, mēs gribam savukārt futbolu skatīties. Ir interesanti šodien. Ļoti interesanti, es pat teiktu. Nevienu brīdi nav garlaicīgi. Es te vēros kā verdošs katliņš ar verdošu ūdeni. Un spēlētāji to, protams, inicē. Tieši viņu dēļ ir tik interesanti. Nu, tagad nedaudz atvelkam elpu un tad jau atgriežamies. Dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Mani sauc Pauls Jonas. Mans darbs ir motocross. Mana ikdiena nav tikai braukšana ar moci, bet arī smagi treniņi fiziskajai sagatavotībai. Izjūti manu ritmu.
lieki piebilst, ka gandrīz visām komandām katra no atlikušajām spēlēm būs punktu ziņā ļoti nozīmīga. Tā skaitā arī futbola klubam Liepāja un Metas Latvijas Universitātes komandai. Metieši turpina savu uzbrukumu. Sitiens pa vārtiem neizdevās Marcelam Vapnem. Un piespēle uz kreiso flangu. Dāvs Ikaunieks, centrējums. Nu, šoreiz ļoti labi nospēlēja Kristers Putniņš. Spēle nebija īpaši veiksmīga. Savās mājās tika zaudēts vienai no medaļu pretendentiem futbola klubam Daugava. Labs sitiens vārtu tīkliņā, bet no ārpuses. Pagaidām temps nav īpaši ātrs. Pamazām liepājnieki pārņem iniciatīvu savās rokās. Vardanjāns centrē, laba piespēle un viltīgs sitiens. Federācijas tāda nekonsekvence dažādos jautājumos, dažādu jautājumu interpretācijā. Iespējams, kad ir dažādi traktējami sarakstīti statūti, iespējams, kad pie dažādiem pārkāpumiem var dažādas lēmumus pieņemt, kas tika aizvadīts starp šīm komandām. Un bīstams moments. Šoreiz gan nedaudz kļūdījās Kristers Putniņš. Pēdējā spēle bija 13. augustā, kad liepājnieki arī izbraukumā pārspēja Metas vienību, rezultātu 2-0. Vārds guva Afanasjevs un Guts. Nu, labs uzbrukums. Iespējams, mēs redzēsim Afanasjevu izejam laukumā. Otrā puslaikā labs moments Metai garām vārtiem. Ja Liepājas klubu mēs varam nosaukt par tādu tipisku liepājniecisku komandu, tad Metu tad ir latvisku komandu. Nu, šeit pārkāpums bija pret Torres, bet nu spēlēt var un vārtī! Un atkal ļoti labi nospēlēja Kristians Damjans Torres. Piespēlēja Dāvim Ikauniekam un rezultāts kļūst 1-0. Jā, nu, Rihards Man interesanti paklausīties arī ir Anna Rihards šajā gadījumā. Viņš aicina ļoti simpātiska situācija. Jā, žēl, ka jūs nedzirdat, bet, nu, Andris Rihards atgādina par autu. Un vārtu pārliknis. Tiesnešs vilp klusēm. Labi iespēle Kalnam. Tāls sitiens nedaudz pār vārtiem. Nu, ko varbūt centrējums būs? Iespēle soda laukumā. Tagad centrējums. Un nedaudz garām vārtiem. 77. komandas kapteinis Marcels Vapne un 92. Māris Rihards. Un moments liepājniekiem. Garām, nedaudz garām vārtiem. Sports centrs pārstāvim Mickevičam, pēc kuras tika aizliegts sports centrs attiecīgiem darbiniekiem ierasties Daugavpilī uz translāciju, komentēšanu. Labs sitiens izdevās liepājniekiem. Skatītāji atnāks kuplākā skaitā. Tomēr tādā laikā 2 stundas atrasties. Un šķiet aizmugur arī nepatika parādīt. Tā kā labs moments liepājniekiem. Diemžēl sitiens pa vārtiem nesako. Iespēle soda laukumā. Labi piespēle no nedaudz garām vārtiem. Metas komandai, kamēr rezultāts ir minimāls, tikmēr, protams, cerība uz neizšķirt vēl saglabājās. Jā, nu augstums ļoti nepatīkams. Neapskaužas mūsu operators šajā spēlē. Un laba. Un 2-0. Un šķiet, ka Valērijas Afanasjevs
Nu, ir moments Liepājai. Dāvs Ikaunieks. Šodien ļoti korekta spēle. Viena zeltainā kartīte un sitiens garām vārtiem. Un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Rezultāts 2-0. Šajā spēlē uzvar Mainieku futbola klubs Liepāja. Labdien, cienījamie futbola draugi! Atrodamies Slokā. Augsta diena, bet cerams, ka futbols būs interesants un sasildīs. Šodien Mainieku futbola klubs Spartaks Jūrmala uzņem futbola klubu Daugava Rīga. Vērosim, kā šis uzbrukums noslēgsies. Labi piespēles Mino, bet tur veiksmīgi arī nospēlē šis Solovičs. Sitiens vārtu virzienā un tur uzvols. Šeit bīstam epizodi. Centrējums. Kļuškins ar galvu maina bumbas virzienu, bet veiksmīgi nospēlē Miličenko labā pozīcijā un īsti nebija jāiespringst. Rīgas Daugavas futbolistam Jokštis ceļās tā uz kopējā fona. Šeit centrējums soda laukumā Smirnovs, bumbu lido pārvārtēm. Nu ko pirmais moments to varētu tā nosaukt, klāts mēģinājums. To arī pagaidām mūsu bīstamie momenti beidzās. Varbūt tagad labi piespēle laicīgi, piespēle šeit Mickevičs, varbūt nevis par spēcīgi, bet pret viņu jau Mendi. Mickevičs ar bumbu var sist pa vārtiem. Apspēlē viņš Mendi, piespēl Sodokamā un šeit bumba vārtos! 1-0. Spēles rezultāts atklāts. Spēles 29. minūte. Laba piespēle šķiet Kazačaka izpildījumā pa kreisi uz Mickeviču, kurš apspēlē Mendi un saulēcīgi piespēle starp vārtsargu un aizsargiem, kur Jakubī. Šeit Jakubī gūst vārdu šajā epizodē. Cīņā ar savu pretspēlētāju. Tomēr izdodās šo bumbu nogādāt vārtos. Kļūdās Soličs, šeit jau Kazačaks. Jāmeklē partneri, kam atdot bumbu, var uzsist pats, piespēl tālāk pa kreisi Stūglim. Šeit jāgūst vārti, ne, tomēr bumbu do pārvārtiem un ir arī aizmuguri šajā epizodē. Jakubī. Pret viņu Kačānovs sitiens un Ozols ar šo bumbu. Kazačoks labi nospēlē ar galvu, notiekam robežās, Stūglis tālāk piespēl pa kreisi uz Mickeviču, labi piespēl šeit. Jakubī varētu rauties sodu laukumā, bet pagaidām tas notiek nedaudz lēnāk. Labi piespēl arī ar malu Mickeviču izpildījumā. Mēnavs sitiens, kur ir bumba. Bumba ir pie vārtsarga. Par labu Jūrmalas Spartakam, un tad vērosim. Sitiens pa vārtiem un bumba lido tikai nedaudz garām vārtiem. Ļoti labs šāviens Jakubī izpildījumā. Stūglis pret viņu Kļuškins. Labi saglabā bumbu Stūglis. Pa labi piespēl uz Jakubī. Jakubī pret viņu Regža. Centrējums soda laukumā un šeit! Kas par epizodu Kazačakam šeit Vaikam vajadzēja gūt otros vārds. Ļoti labi nospēlēja Jakubī. Kā tomēr spēles galvenam arbitram šodien kartiņas līdzi nav. Bet varbūt būs. Stūglis! Bīstam epizodu šeit Ozols jāuzslavē ļoti labs sitiens, labi piespēl Kozlov izpildījumā Stūglis. Ilgi gatavojas šim stūrstenam. Joksts un vārtu konstrukcija. Vārtu konstrukcija. Vēl ir pietiekami, ko spēlēt. Spēles 74. minūte. Cerams, ka būs mums vēl kāds vārtu gūms. Ja ne vārtu gūms, tad izpēc daudz bīstam momentu. Šeit Regžas sitiens. Labs mēģinājums. Mēna Mickevičs, Smirnovs, Stūglis. Šķiet pēc auguma viss nostājušies. Ziļas pasien garām. Sitiens pa vārtiem un Miličenko nofiksē bumbu. Labs viltīgs sitiens. Varbūt bija jāreitinās ar to, ka varbūt bumbu varētu atlikt no Miličenko. Un šeit ātris pretbrukums Jūrmalika izpildījumā Stūglis ar bumbu. 2-1. Piespēle un šeit bija jāgūst vārti, Jakubī sit pāri. Ļoti laba piespēle. Stūgļa izpildījumā saulaicīgi. Šeit bija vienkārši jāliek bumba. Regža. Neapmierināts Regža ir ar to, ka nav fiksēts noteikuma pārkāpums pret viņu. Un ar to arī noslēdzās šī spēle. Rezultāts 1-0. Jūrmalas Spartaks uzvar savā mājas spēlē.
Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. We'll find a way. We always have. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembra. Cilvēki baidās no tā, no kā nebūtu jābaidās. Liams Nīsons, izbijis policists likuma otrā pusē. Asa sižeta trilerī Pastaiga starp kapakmeņiem. Kino no 31. oktobra. Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. We're going to the costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay, everybody relax. Only in theaters. Kopā ar mani šī ziema tev būs īpaša, aizraujoša, izzinoša. Ziema, kas jāizbauda mierā un drošībā. Es esmu Continental, riepa, kas nobremzēs laikus. www.lanex.lv Pēc brīža atsāksies otrais puslaiks SMS Kredit virslīgas 35. kārtas spēlē starp Metu Latvijas Universitāti un Spartaku. Pēc pirmā puslaika diezgan negaidīts rezultāts. Meta vadībā ar 2-1. Meta atgādina nav uzvarējusi kopš aprīļa saviem spēkiem. Šobrīd ir vadība. Turklāt bija pat 2-0 Metas labā. Pēc 15 minūtēm jau diezgan ātri Meta ķērās pie lietas un ātri gūda 2 vārtus. Pirmajā epizodē vienkārši izcili nospēlēja Artūrs Pallo. Izspraucās starp 2 pretiniekiem, pats sāsināja situāciju, pats uzsita guva vārtus. Un otrā epizodē arī Pallo piedalījās. Pēdējo piespēli gan šķiet izdarīja Marsels Fapne, kura, manuprāt, bija domāts vairāk kā sitiens sanāca kā piespēle. Un galā pie tālā stāba Mārtiņš Miloševičs arī ļoti meistarīgi trieca bumbu vārtu augšajā daļā. Un 2-0 Metas labā pēc 15 minūtēm. Arī turpinājumā bija gan Meta iespējas, gan Spartakam varēja būt gan 3-0, gan 2-1. Līdz tomēr puslaika beigu daļā Spartakam izdevās 1 vārds atspēlēt. Un to paveica Kevins Mena, kurš noslēdza partnera ļoti labu piespēli gar vārtiem. Un Mena no dažiem metriem spēcīgi sita bumbu vārtu augšajā daļā. Putniņš bija turpat blakus, bet nespēja tomēr norēģēt. Un 2-1 Metas labā pēc puslaika. Un šobrīd sācies otrais puslaiks. Kā jau sacīju pirmā puslaikā, līdz šim savstarpējos mačos šo sezonu Meta nav pārspējusi Spartaku. Pagājušajā sezonā tas izdevās, šogad vēl nē. Un šī ir pēdējā iespēja Metei to paveikt. Metei vienu brīdi bija nepatīkams rezultāts arī paralēlajā spēlē starp Skonto un Jūrmalu. Proti Jūrmala bija vadībā ar 1-0, bet tur viss ir mainījies. 2-1 jau Skonto ir vadībā. Jūrmalas labā guva vārds Abots. Un Skonto labā vispirms izlīdzināja Viktors Moros. Un 45. minūtē Vladislavs Gutkovskis panāca 2-1. Šeit varēja arī izlīdzināt Spartaks, neveiksmīgi uzsit ar galvu Rustiešvili. Bet tā tad jā, Gutkovskis 45. minūtē izvirzīja vadībā Skonto 2-1 un Jūrmala atrodas zaudētājos un iespējams pēc 45 minūtēm Jūrmala zaudēs cerības izrāpties no pēdējās 10. vietas. Vēl par citām spēlēm runājot, šeit ļoti asi nospēlē Māris Rihards pret Mickeviču. Diezgan vispār asa šī spēle ir, Meta spēlē agresīvi, Spartaks arī atbild. Kā es noskaidroju, tad iespējams jūs šodien tik labi nedzirdat, kas notiek laukumā spēlētāji teikto un tam līdzīgi. Pirmajā puslaikā Spartaks uz Metas agresīvām darbībām savukārt atbildēja ļoti, ļoti neglītu leksiku, ja to tā vispār var nosaukt. Un necenzēti vārdi šeit gāja pilnā spārā no Spartaka puses, arī no trenera, gan arī no spēlētāja puses. Varbūt pat labi, ka jūs to nedzirdējāt vai arī dzirdējāt ļoti klusināti. Kalniņš, Gatis Kalniņš, viņam pretī Vitālijs Smirnovs. Kalniņam jāpiespēlē, Vardaņāns steidz uz tuvo stabu. Mēģināja arī Vardaņānam piespēlēt, Kalniņš tiek nobloķēts, bet ir stūra sitiens.
Tātad turpinot par citām spēlēm, Jelgavai vadību iedeva mača sākumā Mārcis Ošs. Tomēr Rīgas Daugovu izlīdzināja Gļebs Kļuškins, pēc traumas pirmie vārti viņam un 1-1 tur. Ventspils savukārt vārtus nav gūsi pati, bet Jurijs Sokolovs iesta savos vārtos bumbu un Ventspilī 1-0 vadība. Skatāmies šo stūrstienu, Ingars Sarmis Stuglis, stuvo stabu. Putāns trāpa pa pretinieku, izskatās, jābūt vēl vienam stūrstienam, tā arī notiek atkal Stuglim darbiņš. Šoreiz vajadzētu dziļāk centrēt. Un Liepāja rezultātu izlīdzināja Kristaps Grebis. Jau sacīja, ka pirmajā minūtē Visvalds Ignatāns deva vadību Daugavpils Daugavai. Grebis panāca 1-1. Metējs Stūrstiens, bumba soda laukumā un mazlietiņ pāri vārtu pārlikni pārlido pēc Mārtiņa Milševiča. Es pat neteiktu, ka tas bija sitiens, bet tāds bumbas pagrūdiens uz priekšu. Milševičs raudzījās, kur bumba piezemējas un bija apbēdināts, redzot, ka tā piezemējas uz vārtu tīkla no augšas. Vardaņāns šeit, Muļķo Rustiešvili. Kalniņš palīgā nāk. Arī Paulo, bet meta aizvien vairāk atkāpjas atpakaļ. Un tagad spiest atdot bumbu pretiniekam, lai nesakotu bumbas atņemšana metas laukuma pusē. Inguš Šlampe. Inguš Šlampe tagad no lielākā attāluma nedaudz ir atgādināt Edgaru Gauriču. Arī bārdu varanu izaudzējis. Edgars Gauričs, starp citu, joprojām pārliecinoši rezultatīvākais Spartaka futbolists, lai gan nospēlēja tikai pusi sezonu. Ko dara Meļņičenko? Piespēlēja bumbu kājās Vardaņānam. Vardaņāns neizmanto šo iespēju. Un jā, ne pirmo reizi Spartaka aizsardzību pieļauj ārprātīgas kļūdas. Mickevičs. Mickevičs pret Māri Rihartu. Mickevičs aiziet garām un tiek nopļauts. Būs ļoti bīstams standarts, varbūt arī dzeltenā kartīte. Izskatās, ka dzeltenās nebūs, bet jebkurā gadījumā Spartakam laba iespēja no standarta. Kā jau sacīju, pret metu grūti gūt vārds ar standartiem, kur seko centrējums, kur nevar pat tiešo īsti iesist. Igors Kozlovs, lai gan liels meistars, bet parasti meta tiek galā. Bet negribu, protams, neko sliktu piesaukt metēji. Lūkosim, kā šo standartu izmantos Spartaks. Bumba lido vārtu četrstūrī, ar dūrēm izsita Kristers Putniņš. Un šeit seko Mickeviča neprecīzs tālstiens. Jā, Gauričam 14 vārti un 4. vieta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Un iespējams, ka Gauričs arī 4. vietā paliks. Un par 2 vārtiem mazāk ir Mujeci no tādiem reāliem futbolistiem, kas varētu aiziet garām. Bet Gauričs šāds nospēlēt pussezonu. Turas arī augšā daļā snaiperu sarakstā. Ja viņš būtu palicis, domāju, ka pat arī Jānim Ikauniekam diez vai būtu varianti konkurencē ar Edgaru Gauriču. Nu, kad Gauričs tagad devies prom, kā jau sacīju pirmajā puslaikā, teorētiski uzbrukuma līderis ir Ēriks Punculs. Punculim ir 6 vārti, tas ir visvairāk, neskaitot Gauriču. 6 piekritīsiet, pirmkārt tas nav daudz, otrkārt Punculs tā. Ir viņam labas spilgtas spēles, kad viņš ļoti labi uzvilcies un bieži veids reidus ar bumbu, gūst vārtus, bet ir arī tādas patukšas spēles. Šodien pāris reizes mēs viņu redzējām, bet arī nevarētu teikt, ka viņš būtu īstenis uzbrukuma līderis, kurš ir ļoti, ļoti pamanāms. Jāsaka gan, ka arī Punculs šodien spēlē mazliet dziļāk. Malējs pusuzbrucējs tāds priekšā ir Rostiešvili, gruzīņu futbols, gruzīņu uzbrucējs pagaidām. Rostiešvili diezgan, manuprāt, patukši spēlē, bezjēdzīgi. Varētu gaidīt arī, ka Rostiešvili nomaina Elvis Stuglis kādā brīdī. Tad būtu abi brāļi Stugļi viens par otru laukumu. Man tā nebūtu pirmā reize iepriekš apļu spēlē. Kad 2-0 uzvarēja Spartaks, tad spēlēja gan Ingars Stuglis, gan Elvis Stuglis pretējo komandu rindās. Un šo sezonu viņi abi ir arī spēlējuši metas rindās pret Spartaku vienā pusē. Ir tagad arī spēlējuši viens pret otru. Tā ka, ja Elvis Stuglis nāks uz maiņu, tā nebūs pirmā reize šajā sezonā, kad viņi tiekas acis pret aci. Mickevičs pazaudēja bumbu, Vapne, pas par bumbu uz priekšu, Kalniņa virzienā. Tur pirmais Vitālijs Smirnovs. Piļipčuks pieprasē, lai komanda spēlētu ātrāk. Centrējums, sitiens ar galvu un vārtu stāps.
Un tiek fiksēts pārkāpums, acīm redzot, uzbrukumā Rostiešvili. Nu, lūkā, sacīju, ka Rostiešvili diezgan bezjēdzīgi uzbrukumā spēlē, nav pamanāms, bet šeit viņš trāpa ar galvu triec bumbu pret vārtu stabu, bet tomēr pārkāpums. Un patiešām pat arī dzeltenā kartīte, to es neievēroju. Lielu pretenziju no Spartaka puses nav. Grūti sacīt, kā būtu bijis, ja bumba būtu ielidojusi vārtos. Jā, patiešām dzeltenā kartīte ar Rostiešvili. Nu, neizskatās tur tas pārkāpums liels. Diez vai viņš arī tur uzsita ar roku, izskatās tomēr sitiens ar galvu. Nu, jums varbūt labāk redzams jūsu ekrānos. Jā, pirmā maiņa līdz būs Spartakam, nāks laukumā Evgeņijs Kazačoks. Tā ka pagaidām nenotiek izmaiņa uzbrucēju pozīcijā, Rostiešvili acīm redzot paliks. Grūti spriest, kuru varētu pat nomainīt Kazačoks, jo Igors Kozlovs, Romans Mickevičs, manuprāt, spēlē visai labi, arī Kevins Mēna, visi diezgan pamanāmi labi. Nu, visticamāk, varbūt varētu būt tad Tūfurs, ar kuru gan bieži vien ir neapmierināti, bet Tūfurs spēlē balsta pusarga pozīcijā, kas īsti nav Kazačoka pozīcijā. Nu, lūkosim, laba bija domāta piespēle mazliet par stipru. Miloševičs gribēja Vardaņānam, bija pareiza doma, bet mazliet neprecīzs izpildījums. Igors Kozlovs apmāna Pallo, Kozlova tālā diagonālā piespēle Mēnas virzienā. Līdz bumbai aizsniedzas ļoti labi tur Miloševičs, kurš atsteidzās atpakaļ, paveica melno darbiņu, un tagad bumba atkal metēji. Kalniņš tur izskata savā laukuma pusē spēlē. Labi viņam, ka tiek fiksēts pārkāpums. Nu, tieši tā, tomēr tas pats Tufurs tiek nomainīts. Mana prognoze izrādījās pareiza, jo varbūt es to arī nebūtu prognozējis, bet ļoti bieži dzirdēju trenera Piļipčuka lielu neapmierinātību ar viņa darbībām. Nu, redzēsim, kādi pārkārtojumi, vai Kazačoks tiešām spēlēs balstā, vai varbūt tomēr notiks kādi pārkārtojumi, bet izskatās, ka jā, ka Kazačoks dodas uz balsta pusarga pozīciju. Kā jūs redzat, tā ka maiņa pēc pozīcijas. Kalniņš uzvar divciņu mēģina ar krūtiem nomest Milševiču. Milševičs par vēlu startē, par vēlu saprata šo gata nodomu. Mena. Kozlovam. Igors Kozlovs pret diviem. Labi piespēlē Menam. Mena tuvojas soda laukumam. Tur palīdzēja Vardaņāns. Patraucē nedaudz, bet turpina iet uz vārtu virzienu. Spartaks, Rostiešvili, vīstams centrējums. Un treneris pārmet Punculam par to, ka par vēlu ierāvās soda laukumā, par vēlu ierāvās karstajā punktā Ēriks Punculs, un tas ļāva mētiešiem bumbu izsist uz stūrsitienu. Stūrsitiens vai atkal uz Vitāliju Smirnovu. Grūti bija saskatīt, bet metieši pārāki gaisa divciņā. Dmitrijs Daņilovs atspēlē atpakaļ, bet tur ar kāju būs jāspēlē Meļņčenko. Meļņčenko neveiksmīgi tieši Kalniņam, tukši vārti, bet par tālu mazliet bumba aizdo no Kalniņa. Gatis piebremzē, varbūt arī Parīs dara, un dzeltenā kārtīte Šlampam neapšaubāmi. Ļoti asi viņš nospēlē par Vardaņānu, gan asi nospēlē, gan norauja uzbrukumu. Būtu vēl mazliet asāk un varētu arī rādīt sarkanu. Patiešām ļoti asas pārkāpums no Ingus Šlampas puses. Jūs visu redzējāt. Tas bija briesmīgi. Jā, ja būtu Kalniņš mazliet mīkstāk bumbu apstrādājis pēc Meļņčenko piespēles viņam. Meļņčenkos apstur jau ne pirmo reizi. Slikti darbojas tieši ar bumbu. Izsitot bumbu, piespēlējot bumbu. Ļoti nekvalitatīvi šodien, vairākas rupjas kļūdas. Ja Kalniņš būtu labāk apturējis, tad varētu raidīt bumbu tukšos vārtos. Protams, attālums nebija mazs, bet es domāju, ka Gatis spētu nogādāt bumbu. Centrējums, Meļņčenko ar dūrēm spēlē. Vardaņāns zaudē gaisā Rostiešvili. Spartaks pāriet uzbrukumā ļoti labi. Mickevičs pret Māri Rīhertu. Tagad atsteidzas arī Pallo palīgā. Mickevičs palien tā kā var teikt, izprovocēs pārkāpumu Mickevičs. Un būs standarts atkal Spartakam. Nu, grūti sacīt. Laikam jau metēji tas ir labākais variants, kā nospēlēt šādās situācijās. Jo Spartakam šodien bijis ļoti daudz standarta situāciju. Tiešām ļoti daudz gan stūrstieni, gan tiešie brīvstieni. Tagad atkal atsteidzas Gatis Kalniņš. Manuprāt, arī izšķērdēta iespēja centrēt zonā, kur ir Gatis Kalniņš. Jāskatās uz citu zonu, kur viņa nav. Bet kārtjau reizi meta diezgan pārliecinoši tiek galā ar pretinieka standartu. Un tas ir tiešām labs veids, kā aizsargāties, jo no spēles meta arī vienīgos vārdus ir ielaidusi.
Un tādos ātrijos uzbrukumos metu var saplosīt, var arī pozicionālos, bet no spēles. Putniņš tur izlaiž bumbu no rokām, pats gan arī pirmais pie bumbas. Metēji pagaidām viss kārtībā, bet šajā brīdī es ielūkušos, kas notiek paralēlajās spēlēs brīdī, kad otrajā puslaikā nospēlētas 12 minūtes šajā mačā. Nu, citās spēlēs varbūt nedaudz mazāk, jo mūsu mačs diezgan raiti notiek. Pirmajā puslaikā nebija kompensācijas laika. Tā ka šeit viss notiek ļoti ātri, un kas zina, varbūt šī spēle noslēgsies pirmā no visām, un citas spēles vēl nebūs beigušās. Bet šobrīd tas konto joprojām 2-1. Ir izmaiņas otrajā spēlē, kas notiek Rīgā. Rīgas Daugava nonākusi atkal zaudētājos pret Jelgavu. Vienreiz izdevās atspēlēties, bet tagad otro reizi Jelgavnieki panākuši vadību 2-1 Jelgavas labā. Liepāja ar Daugavu joprojām 1-1, bet mainījies rezultāts arī Ventspilī. 2-0 Ventspils labā pret Daugavpili. Tādi mums rezultāti. Nu, pagaidām izskatās, ka Skonto tomēr, lai gan tikai +1 pret Jūrmalu, bet, ja Skonto uzvarēs, tad Skonto ļoti pietuvosies otrajai vietai. Bet jautājums par trešo vietu ļoti atklāts. Varbūt labākās pozīcijās šobrīd ir Jelgava, ņemot vērā, ka konkurentiem Liepāja un Daugava ir neizšķirs pagaidām, bet jāspēlē vēl diezgan ilgi. Tālsitiens, Mickevičs neprecīzs. Mēģināšu arī apskatīties uzreiz vārtu guvējus. Abdul Tofiks ir iestis Ventspils labā otros. Un turklāt, laikam, tas pat notika vēl pirmajā puslaikā. Tur spēle visilgāk notiek, iespējams saistīts ar Ventspils godināšanu kā šī gada čempioni. Iespējams, ka tur mačs tāpēc sākās vēlāk un arī vēl mainījās tātad rezultāts, ka citur jau viss bija beidzies. Nu, kurš tad deva vadību Jelgavai? Andrejs Kirīlins, tā saka vismaz LiveScore.com. Spartaks uzbrukumā, Mickevičs. Mickevičam nevajadzēja celt bumbu augšā, bet ātri viņš to apstrādā. Igors Kozlovs, laba piespēle, bet Eriks Punculs arī apstrādes problēmas. Bumbas apstrādes problēmas dažiem futbolistiem, kā redzam, ir. Jā, šķiet, ka nenosauc nevienā brīdī visu tiesašu brigādi, tikai galveno tiesas pieminēja vairāk, kā tas ir Ivars Caune. Viņam palīdz asistenti Aleksejs Popovičenko un Ruslans Botošs. 4. tiesas ir Dmitrijs Neļivaiko un spēles inspektors ir Sergejs Braga. Putāns, uzvar viņš gaisā Rostiešvilī. Šeit netrāpa pa bumbu, kā nākas. Kurš tas mums bija? Tas bija Kazačuks, kurš uznāca uz maiņu. Bet ātri Spartaks labo šo misēkli. Mickevičs ļoti labi, Rostiešvili par Putānu jāmana, jo partneru vēl nav. Mazliet jānobremzē, jā, to arī dara Rostiešvili. Tagad jau ir partneri, Rostiešvili tiek līdz piespēlē, bet būs tikai stūrsitiens. Meta sagatavojas savu pirmo maiņu. Laukumā gatavs doties Eduards Emsis. Viņš virslīgā debitēja pagājušajā tieši kārtā Liepājā, uznākot uz maiņu. Centrējums un atkal Gatis Kalniņš. Gatis Kalniņš visus stūrstienus pie saviem vārtiem un arī visus brīvstienus vienkārši nolasa. Un es arī apbrīnoju tādā ziņā mazliet arī Spartaku, kas ar apskaužamu regularitāti trāpa tur, kur ir Gatis Kalniņš. Ja bumba tur lidota, tas ir visai bezcerīgi. Pat Vitālijs Smirnovs nespēja pārspēt Gati Kalniņu gaisā, un ja pat Smirnovs to nespēja izdarīt, skaidrs, ka neviens cits to arī neizdarīs. Un Spartakam visādi jāmēģina izvairīties no gaisa divciņām tieši pret Gati Kalniņu. Igors Kozlovs iet uz priekšu, mēģināja mīksti piespēlēt, neizdevās. Bet par Emsi tātad paturpinot, Emsis bija viens no 2 debitantiem pagājušā spēlē. Otrs, kā jau sacīja, bija Tigrans Bagdasarjans, kura šodien nav spēles pieteikumā. Pretnieku rindās spēlē Daivis Bagdasarjans, viņa brālis. Bet Emsim būs otrā spēle pēc kārtas, atkal nākot laukumā uz maiņu. Sezonas izskaņā Andris Rihards pamazām iesaist arī Metas 2 spēlētājus. Kā jūs zināt, tad Metas dublieru čempionātā šogad klājas daudz labāk nekā galvenajai komandai virslīgā. Meta 2 ir nodrošinājusi bronzas medaļas dublieru čempionātā starp 10 komandām 3. vieta. Arī, protams, Emsis ir viens no šīs komandas dalībniekiem. Un skaidrs, ka tur līmenis dublieru čempionātā ir zemāks, un Andris Rihards nav, protams, nekāds nejēga, un viņš zina ļoti labi visu dublieru komandas spēlētāju iespējas, un ja viņš nepiesaistīja ātrāk viņus no šīs komandas galvenajā komandā, tad skaidrs, ka viņš ir
pārliecināts par to, ka vēl nav gatavi šim līmenim dublieru komandas spēlētāji, bet tomēr pamazām sezonas beigās pa vienam tiek arī viņi pamazām tātad iespēlēti. Ilgi nav šeit pauzes, un līdz ar ko Emsim nākas sevi iesildīt, lēkāt un visādi citādi sasildīties. Ilgi Bumba ir spēlē, un Spartakam iespēja, neizdodas uzsist Punculam. Un visbeidzot, arī joprojām Bumba nepamet laukumu un Meta joprojām nevar izdarīt ilgi gaidīto maiņu. Spartaks atkal pārtur Bumbu Metas laukuma pusē, Silpa neseko, Spartakam ir iespēja turpināt uzbrukumu, Mēnā. Andris Rihards saka, ka ir jāatrod tagad spēki šajā brīdī, kad Spartaks izdara spiedienu, kad ir grūts brīdis Metai. Izdodas pārturt Bumbu, Gatis Kalniņš, Gatis Kalniņš viltīgi. Zināja, ka vajag pauzi, zināja, ka vajag šo standartu, jo saglabā Bumbu bija grūti, visi metieši ir atpakaļ, grūti bija izretoties šajā situācijā, Spartaks uzreiz metās atņem Bumbu. Gatis Kalniņš izdarīja maksimumu šajā epizodē, nopelnīja standartu, tas ļauj atvilkt elpu, tas ļauj izdarīt maiņu, Marsels Vapne pamet laukumu. Un galvenais tas ļaus Metai Bumbu nogādāt pretinieka laukuma pusē. Laukuma atstāja spēlētājs ar 77. numuru Marsels Vapne. Laukumā dodas spēlētājs ar 18. numuru Eduards. Tātad Eduards Emsis laukumā. Gribēja uzreiz spēlēt gaisā, bet tur Gatis Kalniņš atkal uzvar gaisā, bet nesaprašanās Bumba zaudēta Mēnā. Mēnā otrajā puslaikā ļoti aktīvs. Pirmajā puslaikā viņš guva vārdus, bet es teikšu, ka īpaši viņa darbībās tā neievēroja. Viņš nevarēja teikt, ka viņam būtu bijis daudz pozitīvu darbību pirmajā puslaikā, lai gan, protams, vārti daudz ko atsver. Otrajā puslaikā viņš jau citādā veidā ir pamanāms, tālsitiens, Putniņš bez panikas notver. Atkal Romans Mickevičs kārtējo reizi mēģina sitienu no distances, un jau ne pirmo reizi Romans Pīļipčuks viņam aizrāda, ka Mickevičs izdara nesagatavotu sitienu, pārsteidzīgu, ka šis te uzbrukums vēl nav nobriedināts, ka nav vēl komandai gatavība izdarīt šo izšķirošo sitienu, kas pārsteidzas Mickevičs. Mickevičam ir labs tālstiens, var viņš gūta skaistus arī vārdus ar tālstienu, bet pagaidām vairāki mēģinājumi bijuši nesekmīgi, un iespējams, ka jāmēģinīs spēlēt līdz drošākam variantam. Emsis ar Bumbu beidzot, pietur Bumbu, piespēlē, saglabā Bumbu komandai, Paulo. Paliek Bumbu spēlē, pilnībā nešķerso, jāturpina spēlēt, un bija ļoti laba piespēle Stuglim, Stugļa izpildījumā Kalniņam, tomēr ar pūlēm nolasa Spartaks, tagad Miloševičs, sitiens, bloķēts stūrstiens būs. Jā, šī te Ingara Sarma Stugļa piespēle bija, manuprāt, ļoti super. Brīvajā koridorā starp diviem pretiniekiem, Gatis Kalniņš jau tur rāvās soda laukumā, un burtiski centimetru pietrūka, lai šis koridors būtu pietiekami plats, lai Bumba izskrietu cauri. Tomēr viens no aizsargiem nolasīja, spēja aizsniegties līdz Bumbai un izjaukt Stugļa un Kalniņa nodomus. Nu, un tagad būs otrā maiņa beidzot, acīm redzot, tiks nomainīts Rostiešvili un nāks laukumā Elvis Stuglis. Tā ka Ingars Sarmis Stuglis pret Elvis Stugli beidzot būs laukumā. Šobrīd stūrstiens Metei. Miloševičs mēģinās, bet viņu apsteidz Meļičenko, izsitot Bumbu ar dūrēm. Šeit pārkāpums. Māris Rihards pieturējas Krekla un būs zeltainā kartīte arī par uzbrukumā norošanu, par nesportisku rīcību un zeltainā kartīte Mārim Rihardam. Abi malēji aizsargi Metei, Ostrovskis un Rihards ir ar zeltainajām kartītēm. Bet pamazām Elvis Stuglis gatavojas laukumā iet, vēl pagaidām nē. Spartakam jāmēģina turpināt atspēlēšanos. Jūs redzat, ka Spartaks kāpina tempu, Spartaks mēģina darīt tā, lai paužu spēlē būtu pēc iespējas mazāk, arī pielieto presingu, dara visu, lai atspēlētos. Punculs iet uz priekšu, Kazačoks arī atvēzājas, gan Punculs, gan Kazačoks, neviens no viņiem nesit, piespēlē tālāk pa labi. Tur Bagdasarjans, Davids. Bagdasarjans centrējums ļoti nesekmīgs un nav pat arī stūrsitiena. Tagad nāks laukumā Elvis Stuglis, ja nenotiks brīdim, viņš nomainīs Rostiešvili. Tā arī notiek. Rostiešvili būs man jāapskatās pierakstos, bet, manuprāt, viena no retajām reizēm, kad viņš iznāca sākuma sastāvā, nospēlē arī diezgan ilgi, pusotru puslaiku. Un beidzot viņš tiek nomainīts. Laukumā dodas spēlētājs ar 27. numuru Elvis Stuglis. Vairākas divcīņas.
grūstīšanās. Ingu Šlampa pagrūž Gati Kalniņu. Atkal spēlētāji lamājas un pārmet visu kaut ko tiesnesim. Bet svarīgākais, ka spēle turpinās un Spartaks ir gūto vārtu meklējumos. Elvis Stuglis tur vareni pacīnījās ar Māri Rihartu. Rostiešvili šī bija 7. spēle un pamatsastāvā tā viņam bija iespējams, ka pat pirmā. Tieši tā. To man vajadzēja, protams, uzreiz pateikt. Jā, Rostiešvili līdz šim 6 reizes nāca uz maiņu un šodien viņš debitēja pamatsastāvā. Kā jau minēju, nospēlēja diezgan ilgi. Vārtus neguva, centās, bet, manuprāt, viņa devums nebija pietiekami liels, lai, teiksim, varētu par viņu runāt, ka viņš ir cerības, trenera cerības viņu attaisnojas. Atkal kritiens metas soda laukumā, šoreiz Elvis Stuglis krita. Rostiešvili to darīja pirmajā puslaikā, Elvis Stuglis viņu nomaina, mēģina to pašu darīt. Kontakts tur bija, bet nepietiekams, lai piešķirtu pendeli. Mena Kozlovam, Igors Kozlovs, viņam bumbātņam, Mena. Meta šobrīd jau pamatīgi nosēdusies, divas līnijas ar aizsardzības spēlētājiem. Tuvu viena otrai, kopā 8-9 spēlētāji. Šķiet, ka vienā līnijā 4, pusargu līnijā 5 un tikai Gatis Kalniņš priekšā. Neizdodas pagaidām Metei pārturt bumbu tikt no savas laukuma puses. Varens spiediens Spartaka izpildījumā. Jevgeņijs Kazačoks ar bumbu. Kazačoks centrēs? Nē. Acīm redzot, Spartaks redz, ka centrēt ir diezgan bezjēdzīgi. Vajag mēģināt izspēlēt. Tas izdodas Mickevičs sitiens un ir. Nav, vārtu stāps, glāb Metu. Kāds var iespēja bija Spartakam izlīdzināt? Likās jau, ka bumba ripo vārtos. Likās, ka ripo bumba vārtos pēc Mickeviča sitiena. Bumba lēni ripoja. Visi ieturēja šalpu, skatījās, kas būs. Un bumba trāpa pa vārtu stabu un neielido vārtos. Liels moments Spartakam, lai izlīdzinātu rezultātu, bet tomēr nedaudz pietrūks precizitātes un veiksmes. 2-1 Meta saglabā vadību. Spartakam ir stūra sitiens. Sitiens, Smirnovs tiek pie sitiena, kur šoreiz bija Gatis Kalniņš, turpat blakus bija, bet šoreiz Vitālijam Smirnovam izdevās izdarīt sitienu, būs vēl viens stūrstiens. Patiešām varana ofensīva Spartakam. Sen esam redzējuši Metu otrā laukuma pusē. Vai sagurusi Meta, bet visticamāk, ka tomēr mums tur grūstās Putniņš ar Spartaka futbolistu, viens otru sāk grūstīties. Saskrien arī citi spēlētāji un sākas masveidīga grūstīšanās. Atkal Metas spēlē, mēs to redzam. Bet šoreiz iespējams, ka iniciatori tam ir Spartaka futbolisti, kuri pārāk agresīvi izturējās pret vārtsargu Putniņu. Ingus Šlampe ir tas futbolists, kurš nespēja nomierināties. Tieši Ingus Šlampe bija tas, kurš bloķēja Putniņu, traucēja Putniņam. Putniņš sāka viņu, protams, ka loģiski sāka grūstīt, jo vārtsarga zona ir svēta zona. Un arī Spartaka treneri ir neapmierināti ar Šlampi, ka viņš šobrīd bremzē spēli, neļauj Spartakam turpināt ofensīvu. Un šajā ziņā treneri nevis aizstāv Šlampi šajā konfliktā, bet tieši otrādi pārmet viņam un lūdz viņam nomierināties. Tagad beidzot būs šis stūrstiens, vai tomēr vispirms vēl tiesneša sankcijas. Varētu, protams, Putniņam un Šlampim parādīt pat zeltēni. Interesanti, ka tiek parādīts Dmitrijam Daņilovam. Un Putniņam, manuprāt, tur tomēr Šlampe bija galvenā darbojušās persona Spartaka rindās. Jebkurā gadījumā Metas vārtsargam un arī Spartaka futbolistam Dmitrijam Daņilovam ir pat zeltenēji kartītei. Skonto 4-1 vadībā, tur viss ir beidzies. No Jūrmalas mēs, es domāju, varam atvadīties virslīgas sakarā nākamā gada sezonas kontekstā. Bet Metei drošībai vēl būtu jāuzvar, jo ja tomēr Jūrmala atgūs šos 4 punktus, kas ir apelācijas komisijas kompetencē būs, tad Metei šeit nospēlt nešķirti, vēl tur paliek spraudziņa Jūrmalai, lai glābtos. Tā tad neliela matemātika. Pirms šīs spēles 6 punktu pārsvars Metei pār Jūrmalu. Ja Jūrmala atgūst 4 punktus, paliek 2 punkti Metei pārsvars. Ja Jūrmala pēdējo maču par Daugavpili uzvar, tad Jūrmalai +1, tātad Metei vajag vismaz 2 punktus, jo savstarpējās spēlēs Metei ir sliktāka bilance nekā Jūrmalai. Metei vajag 2 spēlēs 2 punktus. Tas nozīmē to, ka ja šodien Metei ir neizšķirts vai zaudējums, tad Meta vēl nenodrošina
9. vietu, bet ja Meta šeit uzvar, tad Jūrmalu vairs neglābs pat 4 atgūti punkti kabinetos. Tā ka Metai ļoti vajag uzvaru, neizšķirts principā ir līdzvērtīgs zaudējumam, neko neizšķirts Metai nedos. Ja Jūrmala neatgūs šos minūtes 4 punktus apelācijas komisijā, tad jebkurā scenārijā Meta ir 9. Jūrmala ir pēdējā, jo Jūrmala šodien zaudēs konto un Jūrmala nespēja paņemt 3 punktus. 4-1 konto labā. Jelgava jau ir 3-1 vadība. Jelgava nostiprina vadību pret Rīgas Daugavu. Un Liepāja pret Daugavpils Daugavu ir 2-2. Pagūšas komandas gūt pa 1 vārtiem katra. Turpina būt rezultatīva šī diena. Un interesants, noteikti ir interesantākais duels iespējams, ka Liepāja un pret Daugavpils Daugavu. Bet arī mums nav iemesls sūdzēties. Ir pietiekami aizraujoši. Izsit Meta uz sānu iemetienu. Jelgavai 3-1 panāca Oļegs Malašenoks, bet viņš to izdarīja jau brīdī, kad Rīgas Daugava palika mazākumā. Rīgas Daugavas vārtu guvējs Glebs Kļuškins nopelnījis sarkano kartīti 58. minūtē un 60. minūtē Malašenoks panācis 3-1. Jelgava ir vadībā, un domājams, ka vairākumā 2 vārtu pārsvaru neizlaidīs un Jelgava iet pretī Eiro kausiem. Ventspils tātad joprojām 2-0 vadībā, jau teicu, otros Ahmeds Abdultofiks iesita. Par skonto vēlāk pateikšu, bet man visvairāk interesē Liepāja Daugava. Kāds tur bija scenārijs? Tur Visvaldis Ignatāns vēlreiz deva vadību Daugavpils Daugavai 56. minūtē, bet pēc 5 minūtēm, 61. minūtē Pāvels Mihedžuks Liepāja ļāva rezultātu izlīdzināt, tur ir 2-2. Meta uzbrukumā, sitiens garām. Nu, un paskatīsimies arī pieklājības pēc, kurš tad guva vārtus skonto. Varbūt kādus no tiem Gutkovskis, un tādā veidā vēl pietuvojoties vairāk Jānim Ikauniekam. Pirms šī mača, ja pareizi atceros, bija 2 vārtu pārsvars Ikauniekam pret Gutkovski. Gutkovskis iesita pirmajā puslaikā jau 1 vārts skonto labā. Paskatīsimies, vai no otrā puslaika 2 vārtiem arī. Jā, Gutkovskim ir hat-triks. Gutkovskis 3 vārtus pret Jūrmalu ir guvis. Nu tad, ja es pareizi esmu sarēķinājis galvā, tad Gutkovskis jau ir pat pārņēmis vadību. Cīņā par rezultatīvākā spēlētāja titulu konkurence ar Jāni Ikaunieku. Nu, šajā brīdī gan vairāk svarīgi ir, kura komanda paliks trīniekā, kura nē. Liepāja un Skonto abas turpina cīņu par trīnieku. Nu, Skonto pēc šīs dienas uzvaras un pēc Gutkovska hat-trika izskatās, ka ļoti tuvu būs Eiro kausiem. Skonto gan pēdējā kārtā vēl jātieks ar Rīgas Daugavu, bet, nu, Skonto sudrabs izskatās, ka nekur neizmuks. Ofosu Lemtīs iet laukumā Spartakam un noiet nost Bagdasarjans. Iespējams, ka Spartaks pāriet uz spēli ar 3 aizsargiem. Skatīsimies. Lemtīs vidējās līnijas spēlētājs, Bagdasarjans spēlē labi aizsardzības malā. Nu, tā arī izskatās, ka Spartaks šobrīd, teiksim tā, riskē. Lai gan ar ko tur vairs riskēt, ja rezultāts ir 1-2 un vairs nemaz tik daudz laika nepaliek. Skaidrs, ka ir jādara kaut kas. 30 minūtes nospēlēts, paliek 15 minūtes. Meta joprojām vadībā ar 2-1. Meta pagaidām diezgan veiksmīgi tikusi ar ofensīvu galā. Bija, protams, Mickeviča šis sitiens tukšajā vārtu stūrī trāpot pa stabu. Bet visā visumā, redzot, cik ir liels spiediens, cik daudz stūrstienu Spartakam, nevarētu teikt, ka Spartaks veidotu momentu pēc momenta. Diezgan sekmīgi spēlē Meta. Bet tas ir viss līdz vienam brīdim. Ja Meta pārāk atļausies piespiesties un ļaus pretiniekam tik daudz uzbrukt, agri vai vēlu. Vādzis var plīst, kā piemēram tagad, kad bumbas virzienā stiepās Elvis Stuglis. Kristers Putniņš devās pretī bumbai, un viņam par laimi Elvis Stuglis viņu neapsteidza. Delta plāns lido virs mūsu galvām, virs šī laukuma, bet futbolisti turpina cīņu. Nu, ja Meta šodien uzvar, tad Meta nodrošina pārspēles un savukārt pirmajā līgā arī tur jau šodien pirmspēdējā kārta arī tuvosies atrisinājums, un iespējams, ka jau šodien mēs uzzināsim to, ka Rēzekne ir garantēta 2. vieta, ka Rēzekne zaudē cerības uz 1. vietu. Iespējams, ka šodien tas būs pilnībā skaidrs. Metas pretuzbrukums Mārtiņam Milševičam daudz vietas. Milševičs uzreiz piespēlē, nu, manuprāt, viņš sasteidz, viņš šoreiz pats vēl spēlēt. Bija viņam
iespēja tādu uzspēlēt. Tagad Milševičs vienkārši pietur bumbu, jau 3 pretinieki, Milševičs krīt un sāli iemetiens pretiniekiem. Gribēja izprovocēt uz pārkāpumu Milševičs, neizdevās. Bumba Spartakam. Igors Kozlovs. Punculs prasīja bumbu, Igors Kozlovs pārturēja bumbu. Tagad Punculs bumbu saņem, Punculs Mickevičam. Mickevičs. Elvim Stuglim. Elvis Stuglis panāk bumbu, bet tikai panāk. Neizdodas arī viņam piespēlēt. Mickevičs. Jau tuvu vārtiem ir Spartaks. Pie tam pretī vārtiem liels, ka Igora Kozlova piespēle un kādā veidā nespēja bumbu apstrādāt Kevins Mena. Spartaka treneri ir sašutuši. Līdzutējs viens no līdzutējiem sit ar kāju pa soliņu. Visi nikni. Kevins Mena. Šajā epizodē viņam bija jānospēlē 7 reiz labāk. Igora Kozlova piespēle bija fantastiska, ideāla. Principā pat arī, var teikt, mīksta, bija viegli bumbu apstrādāt, bet Mena pamanījās bumbu izlaist ārpus laukuma, nespējot to apturēt. 2-1, rezultāts ir slidens. Turpinās sīva cīņa. Izdevās Metei šī ofensīva pirmajās 15 minūtēs. Meta bieži sāk aktīvi spēles, bet arī ļoti bieži ir ielaiduši šo sezonu ātrus vārtus. 2. minūtē, 3. minūtē, 1. minūtē. Sevišķi pret Ventspili, man liekas, metiešiem tas izdevās pēdiņās. Ātri ielaist vārtus. Šodien sanāca pretēji. Aktīvs sākums, labs sākums, agresīva spēle uzbrukumā un 2 ātri gūti vārti. Un uz šo te gūto vārtu pamatē Meta arī visu spēles gaitu ir vadībā. Ir spēles gaitas noteicēji. Pagaidām Spartakam tikai 1 vārds ir izdevies atspēlēt. Ostrovskis labi nospēlē. Lai gan izklupienā viņš darbojas un viņam jau ir dzeltenā kartīte, bet bezbailīgi, precīzi, bez kļūdas. Mena uz zemes. Smirnovs Kozlovam. Kozlovs vai būs Talstiens. Kozlovs atkal lieliski piespēlē tam pašam Menam. Nu, šoreiz nebija tik lieliski, jo Mena, lai kā steidzās, tomēr nepago. Metejs 7 zaudējumi pēc kārtas. Nu, šodien varbūt 8. nebūs. Bet svarīgākais, vai Metei izdosies uzvarēt. Ja izdosies, tā būs pirmā uzvara kopš aprīļa Metei. Un 9. vieta tiks nodrošināta. Kozlovs lieliski ar krūtiņu piespēlē Punculam. Punculs pret Vardaņānu. Punculs iet prom, turpina iet. Kā jau minēju, Punculu grūti šādās situācijās apstādāt, kad viņš sāk savu skrējienu, krīt Punculs. Nu, īsti arī netiek prasīta pendele. To gan prasa Spartaka līdzstēji, bet viņi ir, manuprāt, pārāk emocionāli. Spartaka futbolisti uztvēra mierīgi šo epizodi. Nu, Milševičs, kurš guva šodien vārtus, viņam tikai 2. vārtu sezonā. Kopumā slikta sezona viņam, bet sezonas beigās viņš sāk rādīt arī līderu dotības. Sāca spēlēt labāk un pārspēlēs Milševiča darbības it sevišķi varētu noderēt. It sevišķi uzbrukošās darbības, kā jau minēju, ļoti svarīgi Metei pret Rēzekni būs nospēlēts veiksmīgi tieši uzbrukumā. Meta būs favorīts, Metei nederēs, manuprāt, nebūs parocīgi spēlēt sīvas, mazrezultatīvas spēles. Meta jānospēlē uzbrukoši, jāspēj gūt vārti. Un skaidrs, ka no Milševiča šeit būs daudz kas atkarīgs. Tikai 2 vārti šogad virslīgā, bet nu, vismaz sezonas beigās viņš ir gujis vārds. Arī pēdējās spēlēs bijis diezgan aktīvs, pamanāms. Pozitīvas iezīmes ir pamanāmas. Virslīga allaži ir interesanti, un ja kāds domā, ka pavisam drīz virslīga aizies ziemas miegā un nekas nenotiks, tad rūgti maldās. Ziņu būs ļoti daudz un interesantas. Noteikti arī pārsteidzošas. Un pirmais, kas šobrīd drīzumā varētu notikt, ir tas, ka mācoties no rūgtās pieredzes nevis pagājušā gadā, bet šogad pirms sezonas sākuma, kad jūs zināt visu šo epopēju ar 2 klubu nepielaišanu, pēc tam pielaišanu ar sezonas sākšanos vēlāk un tam līdzīgi ar visādām organizatoriskā rakstura problēmām. Un tad šogad, protams, pēc šīs sezonas beigām
virslīgas organizētāji, arī Latvijas futbola federācija cevišķi vēlas šo te visu procesu padarīt gludāku. Centrējums, bumba, lido pāri vārtiem. Putniņš gan nebija tur drošs, ielido pats vārtu tīklā, bet, manuprāt, nebija pat ne tuvu. Nu, jā, mācoties no šīs rūgtās pieredzes, šogad ļoti agri sāksies klubu licencēšanas process. Cik man zināms, tas varētu notikt jau gandrīz vai pēc mēneša, decembra varbūt vidū vai otrajā pusē, precīzi datumu nenosaukšu. Bet zinu, ka dažiem labiem klubiem varētu būt nopietnas problēmas iziet šo licencēšanas problēmu, nesaukšu kuriem. Bet viens ir skaidrs, ka šogad, pirms nākamās sezonas, Latvijas futbola federācija vēlas saulēcīgi tikt skaidrībā, kurus klubus pielaist, kurus nē, lai nebūtu hausa īsi pirms turnīra. Un tā, ka ņemot vērā, ka viss šis process drīz jau sāksies, šis licencēšanas process, tāda ziņas noteikti būs, un garlaicīgi savukārt nebūs. Un, protams, noteikti arī citu ziņu netrūkst, virslīga vienmēr. Nevis vienmēr, bet nekad nebeidz pārsteigt. Šeit Mickevičs bija ar bumbu sodlaukumā Vardaņāns. Atsteidzas, izsit bumbu. Nu jau, es domāju, Spartakam vairāk nekā 10 stūras stienas šodien ir. Meta gatavo maiņu. Jānis Skauss varētu doties. Viņš ir pēc pamatpozīcijas labās malas aizsargs, tā ka teorētiski varētu mainīt Māri Rihartu. Bet redzēsim. Varbūt vienkārši vēl viens aizsardzības spēlētājs metēja un tiks ziedots kāds no uzbrukošā plāna futbolistiem. Redzēsim, ko izdomājas Andis Rihards. Šobrīd turpinās Spartaka uzbrukums. Redzējāt, ka Kristers Putniņš nenoturēja bumbu. Spartaks turpināja uzbrukumu. Stūrstiens būs. Interesanti būs pavērot stūrstienu statistiku. Pēc mača Spartakam milzīgs pārsvars. Bet, teiksim, kā ir, gandrīz neviens stūrstiens nav devis reālas briesmas pie metas vārtiem Spartaka izpildījumā. Varbūt tagad. Igors Kozlovs centrē, nu neveiksmīgi centrē, tikpat neveiksmīgi nospēlē Vardaņāns, kurš netrāpa pa bumbu. Un šeit savukārt, jā, piekrītu Piļevčukam, kurš arī sāštis, ka Spartakies neturpināja spēli, varēja paņemt bumbu, centrēt, visi bija soda laukumā, ļauj viņš izlaist, ļauj bumba izripot ārpus laukuma, ļauj pretiniekam sagatavoties un sānu iemetienu skaidrs, ka ir grūtāk bumbu nogādāt soda laukumā, nav Mārča Oša Spartaka rindās. Vajadzēja paņemt bumbu un uzreiz centrēt, nevis to, ko darīja Spartaks. Nu, tagad tas arī ļāvis metēji uz kādu brīdi atvilkt telpu, atsisties, bet tagad jau Elvis Stuglis, tālsitiens, vājš, neizdodas. Un atkal Piļevčuks atkārto to pašu, ko viņš šodien jau ir sacījis reizes 5-6, pirms tam Mickevičam, tagad ir Elim Stuglim, ka nesit pa vārtiem, ja šis sitiens nav sagatavots. Tāls iemetiens ar roku Putniņa izpildījumā, meta pretinieka laukuma pusē, ātri bumbu zaudē. Ar bumbu Lemtīs piespēlē. Tagad jau Mena. Mena Elim Stuglim, sieniņa, Mena pagūst, bīstami. Un tur ar galvu nospēlē viens no metas futbolistiem. Tur meta 2-1, tagad Gatis Kalniņš arī veiksmīgi izsit bumbu tālāk. Spartaks atkal steidzas uzbrukumā, steidzas pēc otriem gūtajiem vārtiem. Ja runājam par tabulu un šo komandu salīdzinājumu, tad turpat grūti salīdzināt Spartakam, lai gan vietu izteiksmē varbūt neizklausās, ka 6. vieta būtu kaut kas īpašs pret 9. vietu. Tātad Spartaks 6. vietā meta 9. Bet punktu izteiksmē tā ir. Punktu izteiksmē atšķirība ir vienkārši milzīga. Spartakam ir 50 punkti, metēji 13. Tā ka būtībā 4 reizes vairāk punktu ir Spartakam, 50 par 13. Un varbūt metēji izdosies šodien uzvarēt un šo milzīgo atstatumu kaut nedaudz samazināt, kaut gan skaidrs, ka svarīgāks ir kaut kas cits. Meta cīnās par 9. vietu. Paliek 4 minūtes līdz kompensācijas laika parādīšanai. Šai brīdī Meta veic maiņu, Jānis Skauss. Un tieši tā tiek ziedots Miloševičs. Meta nostiprina aizsardzību, acīm redzot pāriet uz spēli ar 5 aizsargiem. Varbūt arī Jurģis Kalns paliek, protams, centra aizsarga pozīcijā, nerunāšu muļķības, bet izskatās, ka jā, Meta pāries uz 5 aizsargiem. Nu, varbūt Kauls spēlēs kā malējs pusraks, tagad to arī redzam, bet skaidrs, ka viņš arī laidīsies zemāk, un tagad viņš mazliet nokavē. Kauls uznāca laukumā, nepagūst nosekt, ļauj viņš pretiniekiem centrēt, Mickevičs ar bumbu soda laukumā, Mickevičs ar piespēltīgumu Šlampam, Šlampa turpat blakus, Mickevičs pats, Mickevičs izmāna Palo, Mickevičs gar vārtiem un uz stūrsitienu. Atkal stūrsitiens Spartakam jau kuro reizi.
Maz laika paliek Spartakam, lai glābtu šo maču. Nu, vēl viena no pēdējām reizēm paskatīšos citus rezultātus. Tagad Spartakam stūrsitiens. Gribēja spēlēt Putniņš, viņu apsteidza partneris. Nesaprašanās, taču viss labi beidzas metēji. Jā, Skonto pret Jūrmalu 7-1 šobrīd. 7-1. Tajā mačā Skonto nonāca zaudētājos, tagad tur 7-1. Un ja vēl kādus vārdus guvis ir Gutkovskis, tad iespējams, ka cīņa par rezultatīvāko spēlētāju ir beigusies. Un par to būs kļuvis Vladislavs Gutkovskis tomēr, nevis Jānis Ikaunieks. Bet Jānis Ikaunieks toties ir uzvarējis, es domāju, rādītājā vārti plus rezultatīvās piespēles. Šai ziņā viņš bijis krietni labāks un viņam arī bija diezgan liels pārsvars pret Gutkovski pirms šīs kārtas. Liepāja toties vadībā par Daugavpils Daugavu 3-2. Tas ir ļoti svarīgi. Liepāja vadībā 3-2 pret Daugavpils Daugavu. Nu un tiešaidas tabulā Skonto 2. vieta, Jelgava 3. vieta. Nu jā, Liepāja laikam vēl joprojām tomēr 5. vietā, bet Liepāja tuvojas trīniekam un pēdējā kārtā būs Liepāja iespēja izraut 3. vietu. Lai gan tad acīmredzot būs jācer vai nu uz Skonto klupienu pret Rīgas Daugavu vai arī uz Jelgavas klupienu pret Metu. Nu tā ka Liepājas cerības tomēr pati šodien ir šī uzvara pret Daugavpils Daugavu. Liepājas cerības nav pārāk lielas. Daugavpils un tur kaujas, nu vai grūti sacīt, Spartakietis ar metieti. Labi, nepievērsīšu tam šobrīd lielu uzmanību. Zeltenās kartītes tur pa labi pa kreisi. Bet tātad Liepāja vismaz varēs apsteigt Daugavpils Daugavu, jo Daugavpils Daugavai pēdējā kārtā jāspēlē ar Ventspili. Nu vismaz 4. vieta. Liepājai ļoti reāli spīd, bet no tā labāk Liepājniekiem nekļūst. Skaidrs, ka viņi grib tikt trīniekā un spēlēt Eirokausos. Vēl būs nākamgad kausa izcīņa, kur varēs nodrošināt ceļa zīmi uz Eirokausiem, bet virslīgā Liepājniekiem būs grūti izraut 3. vietu. Pēdējās minūtes rīt, jau pēc brīža mēs uzzināsim kompensācijas laiku, pēc pusotras minūtes. Punculs bija tas, kurš tur grūstījās ar metieti. Izskatījās, ka jau tiek pavisam nopietni palaistas rokas, tomēr laikus futbolisti apstājās. Un pavisam drīz uzzināsim kompensācijas laiku. Meta 2-1 vadībā pret Jūrmalas Spartaku. Emsis apsteidz viņš mēnu. Emsis saglabāja ļoti svarīgu bumbu komandai. Gutkovskim 4 vārti pret Jūrmalu, 2 vārti Viktoram Morozam, 1 vārti Nikitam Ivanovam. Tā ka Gutkovskim no -2 pret Jāni Ikaunieku jau ir +2. Protams, tas ar nosacījumu, ka Jānis Ikaunieks nav iestis vārtus Daugavpils Daugavai. Spartaka pēdējie mēģinājumi. Tūlīt arī Naļevaiko parādīs kompensācijas laiku. Neizsniedzas līdz bumbai Putniņš. Īstenībā izdara ļoti sliktu lietu. Ja viņš nebūtu pieskāries bumbai, tā aizlota tālu prom, bet viņš šo bumbu nobramzēja un atstāja savu vārtu priekšā. Nu labi, ka tur bija aizsargs. Nu un vēlreiz Turciets un Meļņičenko jau dodas priekšu, lai gan vēl pat nav parādīts kompensācijas laiks. Meļņičenko arī izlec, bet līdz bumbai neizsniedzas sitiens. 3 minūtes tiek pieliktas. Spartaks uzbruka, Meļņičenko metas soda laukumā. Varētu piespēlēt Meļņičenko sitiens un nav vārtu. Rikušets bumbu lidoja vārtos, bet viens no aizsargiem no vārtu līnijas izsit vēl viens sitiens garām. Labas un lieliskas iespējas Spartakam, liela panika metas vārtu tūmā, bet var teikt paveicas Metei. Un Mete ir tuvu uzvarēji, paliek 2,5 minūtes, ko izturēt. Domāju, ka Meļņičenko mēs arī vēl redzēsim metas soda laukumā, vienreiz viņš jau aizskrēja. Būs vēl noteikti kāds stūrsitiens, redzot, cik regulāri Spartaks tos nopelna. Varana intriga mums virslīgas izskaņā. Rezultatīvas spēles, daudz pavērsienu. Emsis atņem bumbu Dmitrijam Daņilovam un nopelna standarta situāciju. Nu ļoti vērtīgi Emsis šeit nospēlē. Tas var nodrošināt to, ka Meļņičenko nerodas iespēja vēl aiziet uz priekšu, ka Meta notur pretiniekus drošā attālumā. Pie bumbas Sarmis Stuglis, kurš, protams, ka nesteidzas. Tūlīt gan atskanēs tiesas svilpa un būs jāsit. Stuglis sita pa vārtiem, trāpa ļoti stipri pa Lemtiju, Lemtiem sāp, bet jāturpina spēle. Šeit Māris Rikards tālu bumbu sit prom. Meļņičenko
Meļičenko bumbu atkal futbolē atpakaļ. Nevis Ingars, bet Elvis Stuglis gaisā neuzvar. Tagad vienalga bumba pie Stugļa. Stuglis piespēl gar vārtiem un tur ir uz maiņu nākušais Jānis Kauss. Nē, tas bija laikam tomēr Jurģis Kalns, nevis Jānis Kauss. Un ir stūrustiens, ir Meļičenko metas soda laukumā. Spartaks izspēlē, sitiens vārtu tālajā stūrī, bet bumba lido nedaudz garām. Nedaudz garām pēc Jevgeņa Kazačuka sitiena ar galvu. Un paliek pavisam maz laika. Meta ir tuvu uzvarai un 9. vietas nodrošināšanai. Mans pulkstenis rāda, ka vēl 55 sekundes ir jāspēlē. Tā ka sekojam pēdējiem notikumiem. Spēle turpinās, atkal ļoti āsas divcīņas, atkal cietis Lemtīs, kuram pirms tam ar bumbu trāpīja, tagad arī cīņā ar Paulo viņš cieš. Nu, Spartakam nav vajadzīga pauze, citādi spēle tūlīt beigsies. Igors Kozlovs dzen Lemtiju ātrāk nost, lai varētu turpināt spēli, saprotot, cik svarīga, lai laiks neritētu, lai spēle turpinātos. Vēl viena maiņa. Metas rindās Ingara Stugļa vietā Artūrs Švalbe. Spartaks neapmierinās ar to, ka spēle neturpinās. Laukuma atstāja spēlētājs ar 23. numuru Ingārs. Jūrmalā spēle beigusies, Jūrmala ir 1-7 zaudējis Skonto. Tā, ka Skonto vajag pēdējā kārtā pieveikt Rīgas Daugavu, kuru parasti izdodas pieveikt, un tad Skonto nodrošinās 2. vietu. Protams, pie nosacījuma, ka netiek atkal kādi jauni punkti atņemti. Nu, un Jelgava vistuvāk 3. vietai šobrīd. Jelgava izdodas apiet Daugavpils Daugavu, kas zaudē Liepājā. Jelgava 3-1 vadībā pret Rīgas Daugavu, un Jelgavai 3. vieta, un pēdējā kārtā jātieks tieši ar metu. Jelgava pret metu. Jelgavai būs vajadzīgi 3 punkti metē, nekas vairs nebūs vajadzīgs. Gatis Kalniņš, krīt, nekā tur nav. Spartaks vēl steidzas, un tūlīt jau jāsako fināls silpai. Spartaks lieliem spēkiem iet priekš Mickeviča kreisajā malā. Bumbu traucas Spunculs pa labi Menam ir jācentrē, ļoti kvalitatīvi jāiecentrē, viņš to arī gandrīz izdara par vāju, un šoreiz gan tas ir Jānis Kauss, izsit bombu, un ir arī fināls silpa, un beidzot lieli prieki Metei pēc ilgiem pārtraukumiem. Metei uzvara virslīgā, aprīlī bija uzveikta BFC Daugavpils ar 1-0, šodien 2-1 uzveikts Spartaks, pirms gada arī Metei tieši uzvara pret Spartaku lielā mērā ļāva nodrošināt 9. vietu pārspēles, un šodien vēsture ir atkārtojusies, Meta ir uzvarējusi Spartaku, šoreiz ar 2-1, atkal iesta Milševičs, 2. vārtus, savukārt 1. iesta Artūrs Paulo, un Spartaka rindās izcēlās Kevins Mena. Nu, Spartakam nekas nemainās 6. vieta, bet Meta līdz ar šo uzvaru ir nodrošinājusi 9. vietu un pārspēles, kurās visticamāk tiksies ar Rēzekni. Nu, paldies, ka vērojāt šo futbolu, bija tiešām ļoti interesanti un aizraujoši. Skatos, ka citas spēles vēl nav beigušās, izņemot Jūrmalas Skonto spēli, pārējās vēl turpinās. Tā ka varbūt vēl kaut kas mainās, ja sevišķi varbūt Liepājā, kur Liepājā var Daugavpils Daugavu 3-2 pagaidām, bet es no jums atvados. Paldies, ka vērojāt šo aizraujošo futbolu. Ceru, ka guvāt pozitīvas emocijas. Visu jums to labāko! Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembra.